Pievēršas pasakā ar savu īpašo svētku noskaņu. Arī ziemā tu varēsi baudīt nesteidzīgu atpūtu un tropisku siltumu Olimpiskā centra spa, kā arī apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, atpūties, izklaidējies, sporto, baudi mākslu, Liepāja iedvesmo. Labvakar, cienījamie basketbola draugi, es esmu sveicināti no Liepājas Olimpiskā centra. Tiešraidi mēs sākam ar himnām, kā nekā starptautiskais mačs. Baltijas basketbola līgas spēle Liepāja Triobet pret Maskavas Dinamo. Pie mikrofona Armunds Atvers. Es ceru, ka šodien mūsu abas komandas dāvās īstenu basketbolu, jo galu galā, lai arī Dinamo komandai šobrīd turnīra tabulā nav neviens izcīnīts uzvars Baltijas basketbola līgā, un liekas, ka Liepāja tā būs viegli pastāja, bet apskatāmies arī mazliet vērīgāk. Tad Dinamo ir piedzīvojusi tikai 3 zaudējumus, un visi 3 līdzīgās spēlē. Izbraukumā zaudēts Rakverē -6, -4 izbraukumā pret Raplas Vienību un savā laukumā -4 pret Juventus. Juventus tā komanda, kur Liepāja pievarēja pavisam nesen pagājušajā nedēļā, un tas liepājniekiem bija 3. panākums 4 spēlēs, kas šobrīd turnīra tabulā Liepājas ienīdo 4. vietā, bet tā vieta īsti nav objektīva, jo tiek dot arī punkti par zaudējumu. Tas nozīmē, ka ja gadījumā Liepāja būtu piedzīvojusi 4 zaudējumus, viņi izcīnītu 4 punktus un varētu attiecīgi būt augstāk nekā, manuprāt, ir objektīvais rādītājs. Šobrīd skaidrs, ka pretiniekiem ir 3 spēlēs 3 zaudējumi, un kopumā ņemot viņu bilanci Krievijas Superlīgā, vieta, kur komanda aizveda savus lielākos sezonas daļu, tāpat kā Latvijas basketbola līga, tā Krievijas šai komandai Maskavas Dinamo ir Krievijas Superlīga. Komanda ir izcīnījusi 5 uzvaras, piedzīvojusi 9 zaudējumus, un jāteic, ka šī sezona, maigi izsakoties, ir ļoti neveiksmīga Maskavas Dinamo komandai. Sezona tika iesākta sekmīgi, 2 uzvaras Krievijas Superlīgā, 1 uzvara kausa izcīņā, jā, arī Krievijā aizveda kausa izcīņas mačus, un tad likās sezona sākt pietiekami labi, bet tad savā laukumā Dinamo pamanījās zaudēt Jugras Vienībai ar 1 punktu starpību, un tad viss aizgāja kā pa kalnu lejup. 8 zaudējumi pēc kārtas, skaitot kopā Baltijas basketbola līga, kausa izcīņu un Krievijas Superlīgu. Un šai komandai, protams, svaigs nebija tik mošs, kā sezonu uzsākos. Starp citu, sezonas sākumā komanda tēmēja ļoti augstu, tēmēja izcīnīt čempionu titulu Superlīgā. Nu, tas liecina par to, ka šī komandai ambīcijas ir, naudas ir, jo naudas piemin arī tāpēc, ka Maskavas Dinamo šīs klubs patiesībā dibinās 1923. gadā, ļoti tālajā gadā. Viena no senākajiem Krievijas klubiem ir Maskavas Dinamo. Komanda arī diezgan lielām ambīcijām bija savu laiku. To trenēja treneris Bazarevičs, kurš starp citu šķiet šobrīd varētu būt jau ir Ventspilī. Un rītdien tieši Lokomotīvas komanda vedīs cīņā ar Ventspilniekiem Eirokausa izcīņā. Savulaik viņš trenēja šo te komandu Maskavas Dinamo. Arī Deivids Plats ir trenējis šo komandu. Un vēl ir interesanta lieta, kas saist Maskavas Dinamo un Latviju. Proti, Maskavas Dinamo komandā savulaik spēlēja Mairis Četmens. 2006. gadā Mairis Četmens pārstāvēja Maskavas Dinamo, kad komanda izcīnīja Eirokausu, augsto Eirokausa titulu. Nākošajā gadā kvalificējas ar Eirolīgai. Gan jāteic, ka Mairis Četmens sezonu uzsāka, bet tikai uzsāka neformāli, jo sezonā nepalika Mairis Maskavas Dinamo rindās. Un pēc tam jau Mairis ceļš šķīrās no šī kluba. Maskavas Dinamo turpināja diezgan sekmīgi spēlēt, bet jāteic, gan finanšu krīze pienāca diezgan negaidīt, jo komanda, manuprāt, ar naudas mētājas pa labi pa kreisi. Daudz tika izziedots naudas leģionāriem, daudz tika tērēts, un beigās palika parādā daudziem spēlētājiem, daudziem treneriem. Un Krievijas federācija nolēma Maskavas Dinamo klubu nosūtīt ļoti zemu, pa 2 līgas zemāk, kas ir Krievijas 1. līga. Un tad jau, tā teikt, ar sportiskiem rezultātiem, lūdzu, jau variet kāpiet uz augšu. 1. līgu viņi aizvadīja pietiekami sekmīgi, nevarētu teikt, ka izcīnīja 1. vietu Maskavas Dinamo šajā līgā, izcīnīja 4. vietu, bet ņemot vērā, ka augstāk esošās komandas nepieteicās uz Superlīgas komandu, Superlīgas turnīru, tad Maskavas Dinamo pievienoja Superlīgas klubiem un aizvadīja tur līgu 2012. gada sezonā. Tā bija sezona, kad Maskavas Dinamo viesojas Liepājā. Pirms šīs sezonas uzsākšanas uz 2 turnīriem, to arī pieminēšu reportāžu gaitā. Katrā ziņā daudz man ko teikt par šo komandu. Esmu parakņājis diezgan dziļi par Maskavas Dinamo, bet katrā ziņā Liepājas pretiniekos stājas pietiekami spēcīga komanda, lai arī turnīra tabulā
liekas, ka komanda ir viena no pastarītēm. Es ļoti ceru, ka šīs sekmīgais Liepājas starts savā laukumā, kurš ap citu ir izcīnīts tikai viss uzvars liepājniekiem, un arī Maskavas Dinamo nesekmīgais starts pagaidām Krievijas Superlīgā un Baltijas basketbola līgā. Šodien ļaus liepājniekiem pacīnīties pat 4. uzvaru 5 spēlēs. Spēle sākusies, jāpiemina komandas sastāvu. Krievu komandai laukumā šobrīd ir komandas kapteinis 77. numurs Aleksejs Kuzņicovs. Laukumā 24. numurs Benžamins Dudu. Krievijas basketbola pārstāvs nekāds leģionārs Denis Zahārovs, kurš ir komandas līderis, numur 1, viņš šobrīd ir bumba, bet viņa Andrius Mažutis. Un laukumā numur 8 Aleksandrs Fomins. Nu, pirmā kļūda gan sanāk viesu komanda, un laukumā arī viss titulētākais spēlētājs pagaidām viesu rindās numur 41 Taišons Taylors, kurš ap citu ir pārstāvējis NBA komandu. Nu, par to arī mazliet vēlāk, kad kāda sekmīga darbība izcelsies. Šis te pieminētais spēlētājs Jānis Antrops, tikmēr saņem piespēli. Garām gājiens atspēlēts Laurim Blaum, kurš bumbu nenotver. Bumbu gan atcitās pret kādu no Maskavas Dinamo spēlētājiem. Šķiet, tas bija Benžamins Dudu, pret kuru kāja bumba arī atcitās un atstāja gala līniju. Bumba pienāksies Liepājniekiem, vairs tikai uzbrukumā 7 sekundes Liepājas komandai. Edgars Žeļonis ieskrien īstajā brīdī groza apakšā, pret viņu pārkāpums. Un sekos spēlē uzsākot pirmie sodmetieni, kurus izpildīs Liepājas komanda. Edgars Žeļonis labi iesāk komandu, Liepājas komandā savu sezonu. Tik tiešām viens no komandas līderiem. Bija nedaudz apsirdzis Edgaras, bet kā man šodien akceptēt, Edgars ir ierindā un trenējas arī treniņos uz pilnu jaudu. Un Lietuvas basketbola pārstāvs, spēku uzbrucējs Edgars Žeļonis. Baltijas basketbolā tikai 2 spēles aizdīts, vidēji viņam 14 punkti un izcīnītas 5 atlikušās bumbas. 2 precīzi sodmetieni Edgaram, Liepājas komandu vadībā ar 2-0. Atgādināsim iepriekšējo spēli, ļoti labs Liepāja aizvadīja cīņā pret Juventus vienību, izcīnīja uzvaru, ļoti labs spēles sākums, 19 punktu pārsvaru ieguva Liepājnieki Baltijas basketbola līgā pret 4. spēcīgāko Lietuvas komandu. Un tajā spēlē Liepājniekiem gan nācās arī, kā teikt, piedzīvot dažas sirmas mācas un saropēt to savam komandas trenerim Umim Helmanim, jo Liepāja pamanījās no plus 19 arī nonākt iedzinoties -3. Un tieši šī uzbrukuma gan jāteica nesekmīgais spēlētājs Andrius Mažutis bija galvenais varonis iepriekšējā mačā, kad guva 19 punktus un Liepāja izcīnīja 3. uzvaru Baltijas basketbola līgā. Edgars Žeļonis piespēlē rokās jau viesu spēlētājiem, tas ir Denis Zahārovs, izspēlēts uz tālumtien līnijas. Vienam no pieredzējušajiem spēlētājiem viesu rindās tieši vecumziņā Aleksejam Kuzņicovam. Kuzņicovs ir 2,4 cm augums un 30 gadus vecs Krievijas basketbola pārstāvs. Pārstāvējs viņš ir citas komandas un pirmo reizi pievienojies ir šajā sezonā Maskavas Dinamo komandai. Iepriekšējā sezonā viņš pārstāvēja Ruskon Mordovija komandu. Bet šeit neprecīzs uzbrukums un kārtējais neprecīzais uzbrukums viesu komandai. Seko pārkāpums 24. numuram. Tā ir pirmā piezīme. Nu, pagaidām abas komandas ir diezgan bīkli uzsākuši spēli. Liepāja ir bijusi precīzi 2 sodmetienos, bet no spēles vēl neviena komanda nav atklājusi rezultātu šīs dienas mačā. Redzēsim, Dvejns Džonsons to iespējas gāja uz groza apakšu. Dvejns Džonsons man sadzird un pirmie punkti no spēles arī Liepājniekiem. Tālu piespēli. Un Jānis Antrops pēdējā brīdī paspēja pārkāpt noteikumus, lai arī viesu komandas treneris pieprasa nesportisko piezīmi. Tiesneši šodien ir Liepājnieki. Jāteic mazliet arī pažēlo Liepājas komandu, nepieminēja spēles tiesneši. Tiesneši ir Andris Vaskāns, Matišs Kozlovs, Andris Petrovs, spēles komisārs Dainis Grīnbergs. Un pirmais punkts arī Dinamo komandai. Kuzņicovs ir precīzi. Precīzi abos sodu metienos, rezultāts 4-2 vadībā Liepājas komanda. Nu, jāpiemina arī viesu komandas treneris, kurš ir Mihails Solovjovs un iespējams kādam senākam Latvijas basketbola pazinējam. Šobrīd atavs atmiņā tāds uzvārds. Šis te treneris, kurš šobrīd pārstāv Maskavas Dinamo, bloķēts metiens tikmēr pret Andrius Mažutu. 2 sekundes, 1 sekunda. Tālmetiens Džonsona izpildījumā, šoreiz grozā nekrīt. Pēc tam, kad bloķēts Andrius Mažuta garām gājiens. Prot pieminēja Mihailu Solovjovu Aleksejeviču, kurš savu laiku ap citu ir pārstāvējis Latvijas komandu, bonus vienību. Pārstāvējis viņš to ir savā 3. profesionālajā klubu karjerā.
Pirms tam bija Sanktpēterburgas olimpisko rezervu komandā, pēc tam Svetlana tādu komandu Sanktpēterburgā pārstāvēja 91. 97. gads un 94-95 sezonā pārstāvēja Rīgas Bonus. Tā kā pabijis viņš ir Latvijā, pēc tam Autodors, Sarātavas komanda. Arī Maskavā Dinamo spēlēja šajā te komandā 96-98. gada sezonā un tad tālāk arī vēl citās komandās gan jāteic, ka pabijis arī ārzemēs St. Peltens komandā Austrijā. Lūk, tāds ir pieredze šim te trenerim. Nu, bet kopš 2012. gada sezonas viņš pārstāv Maskavas Dinamo. Arnolds Kelmans māja kustība, metiens gan nav precīzi, varēja Arnolds šeit uzbrukt uzreiz no spēles. Šoreiz Arnolds mazliet bikli mēģināja uzbrukt, ja nepieminēja spēlētāju māju. Arnolds Kelmans iesaistījās spēlē, nomainot Liepājas komandas spēku uzbrucēju Edgaru Žeļoni. Tikmēr uzbrukumā jau Kuzņecovs šoreiz neprecīzi. Kuzņecovs pagaidām vienīgie punkti šīs dienas spēlē viesu rindās. Liepājniekiem atzīmējušies ir Dveinis Džonsons un arī atzīmējies ir Edgars Žeļonis. Tikmēr pārkāpums 41. numuram. Un spēlētā maiņas arī Liepājas komandā. Mareks Jurievičs iesaistās spēlē, numur 10. Liepāja iesāk šo spēli ar diezgan ierasto startu virknējumu. Dveinis Džonsons, Andrijs Mažuts, Lauris Blaus, Edgars Žeļonis un arī Jānis Antrops. Tagad Dveinis Džonsons, sumtie līnijas. Sodiņš ir precīzs. Nav izdevies sākt tik vareni, kā spēlē pret Juventus šo spēli Liepājniekiem. Pašiem kļūdas, arī neprecīzi metieni no spēles. Džonsonam precīzi 2 sodmetieni, un šīs dienas spēlē Džonsons pagaidām ir rezultīvs gūs 4 punktus. Liepāja pielieto presingu. Džonsons ir tas, kurš bumbu pamanās pārtvert, bet bumbu nesaglāb spēlē. Beigās aplaudē Uvs Kelmans 11. numuram, kuram pret citu 11. numuru būs jāspēlē pret Pāvēlu Gromīko, kurš devies laukumā. Arī viens spēlētāju mājiņu pagaidām izmantojas ir mans pieminētais Mihails Solovjovs. Tagad uzbrukumā vēl daudz sekundes un viesu komandas līderis realizē pustālo metienu. Denis Zaharovs ir precīzi no pustālās distances. Pārstāvēs viņš ir iepriekš Belgorodas komandu. Pārstāvējis Spartak Maskavas apgabalu. 3 sekundžu pārkāpums Liepājai. Līdz sezonas vidum pārstāvēs MBK Sparta IK, tāds saucās komanda Maskavas apgabalā, bet pagājušā sezonā pārstāvējis ir Nižnij Novgorods vienība. Tagad pārstāv Maskavas Dinamo komandu, kurā bija precīzi šobrīd pustālē metienā. Viņš ir diezgan precīzs spēlētājs komandai gan Baltijas basketbola līgā, gan arī Krievijas superlīgā. Šobrīd gan kļūda sanāk viesu komandai un kļūda arī Liepājai. Zaharovam vidēji 17 punktu aizvadītajās 3 Baltijas basketbola līgas spēlēs, bet neizšķirt rezultātu panāk Aleksandrs Fomins pustālās distances. Interesanti, ka šim spēlētājam vidēji tikai 1,7 punkti. Baltijas basketbola līgā viņš šeit realizēt pustālo metienu, viņš ir jau savu punktu ražu guvs. Lauris Blaus ieskrējas groza apakšu, Liepāja atjauno arī pārsvaru savai komandai, bet sitiens šķiet 11. numuram, ir iedzīvošs arī savainojumais. Maskavas Dinamo komanda nevar viņus pārstāvēt šajā te izbraukumā. Valentīns Jurčiks, centra spēlētājs. Vidēji gan nav tik daudz punktu Jurčikam, bet viens no rotācijas spēlētājiem tas viņš noteikti ir. Šīs dienas spēlē viņš nepiedalās, nav atbrauc uz Liepāju, arī nedosies rītdienas ciņā pret Nevēžas vienību. Divi precīzi pustālē metieni pagaidām bijuši ir viesu komandai. Liepāja tikmēr ir realizējuši arī savu iepriekšu uzbrukumu, precīzi bija Lauris Blaus. NBA maijas papelnījušies vienbrīd spēlētājs viesu rindās Taišauns Taylors. Nebija precīzi no groza apakš, bet šis spēlētājs arī pagaidām atgādina tādu mazliet aizmigušu spēlētāju iespēju, lai arī rezultīvākais viņš ir Superlīgā, 11,1 punkts viņam. Lauris Blaus tikmēr vēl mazliet tā pietipina māju kustību, tiek līdz groza apakšai. Lauris ir realizējis pēdējos 2 uzbrukums Liepājniekiem un panāk 4 punktu pārsvaru. Pareizāk sakot, atjauno 4 punktu pārsvaru. Liepājniekiem jau bija 4 punktu pārsvars, bija rezultāts 6-2, bet turpina pustālās distances būt precīzi Denis Zaharovs un 10-8 vadībā Liepāja.
nepieminēja uz maiņu nākušo Tomu Leimanu, kurš iesaistījās spēlē. Iepriekšējā spēle nebija tā sekmīgākā Tomam. 7 sekundes uzbrukumā vairs jāspēlē Liepājas komandai, tomēr pats viņš neizlēma pats spēlēt, iespēja Laurim Blaum. Blaus uz groza apakšu, bet kur pārkāpums? Diezgan muļķīgs pārkāpums Viesas komandai. 4. piezīme šajā te ceturdaļā, vairs 2 sekundes tika atliko spēlēt uzbrukumā Liepājniekiem, bet, protams, muļķīga kļūda no Viesas komandas pozīcijām, raugoties no Liepāja pozīcijām. Viss kārtībā, un Lauris Blaus nomainīts, atgriež laukumā Edgars Žaļonas. Pieminēšu, ka šīs dienas spēlē Liepājniekiem nevar palīdzēt Gins Antrops, kurš iedzīvojas nelielā savainojumā. Tikmēr iespēja Arnoldam Helmanim, pagalām nesekmīgi nospēlē Leimans. Leimans redzēja, ka bija iespēja piespēlēt, bet tad jau kā piespēle sekoja, tad Arnolds Helmans nebija vairs tajā vietā, kur piespēlētais šo piespēli adresēja un sanāk kļūda Liepājniekiem. Un spēlētāja maiņa. Viesas komandai spēlē iesaistās Alim Džans Fedušins, 91. numurs, centrs. Ir šis spēlētājs 2,10 m, viņa augums, un īstenībā ļoti ražana komanda ir Maskavas Dinamo. Maskavas Dinamo komanda atradam spēlētāju 2,10 m, kā pieminēja šo spēlētāju. Un arī ir Viesas rindās tikmēr precīzi tālmetnieks, minūtes pārtraukums Lumim Helmanim. 16. numurs nāca uz maiņu Vladislavs Truškins, 2,1 m ir šī te augums. Šis spēlētāja augums realizē tālmetienu un pirmo reizi vadībā Viesas komandu Uls Helmans pieprasa minūtes pārtraukumu. Pieminējuši Viesas komandā tātad ir pieteikumi atrodam vēl 2,10 m augumu 2 spēlētāji, Jegors Gontarevs un Valentīns Jurčiks. Arī šīs dienas spēlē centrs Evgeņijs Karpeko, 2,4 m, Aleksandrs Fomins 2,6 m, 2 m Glebs Golderevs 23. numurs. Turpat pie 2 metriem Benžamins Dudu, 2,99 m viņa augums, un Aleksejs Kuzņicovs 2,4 m. Tā kā ļoti daudz vīri ir ar augumu virs 2 metriem. Ļoti ražana komanda. Gan jāteic, ka Liepājniekiem nāksies pasīksēties ar augumā daudz ražanākiem vīriem. Pašiem šodien Liepājniekiem viens no 2-metrniekiem izkrits no ierīnas, bet ir pieteikumā Liepājā atrodams Rikards Ozolnieks. Jāteic, gan šis Liepājas uzbrucējs, 2,7 m viņa augums. Oficiālajos mačos šo zonu laukumā nav devies Liepājas rindās. 3,48 sekundes jāspēlē. Pirmajā ceturdaļā Liepājai minūtes pārtraukums pēc precīzā tālmetiena, kur realizēja Viesas komandas 16. numurs Vladislavs Truškins devies uz maiņu. Šis spēlētājs un Mareks Jurevičs tagad varēs ievadīt bumbu spēlē. Turpina palikt laukumā Dveinis Džonsons un arī Toms Leimans. Dveinis Džonsons, manuprāt, aizved vienas no savām ilgākajām minūtēm oficiālajās spēlēs. Pēdējos mačos jau noteikti, jo diezgan bieži tieši Dveinis Džonsons ātri pārkāp noteikumus, tāpēc ierobežot spēles laiks viņam. Tagad Dveinis Džonsons ar bumbu. 4 pārkāpumu pretiniekiem jāprovocē uz pārkāpumu, kamēr Toms Leimans atspēlē Džonsonu un Jenstonu māju kustību un nostaigāts. Tomēr spēle ar kāju, rāda spēles tiesneši. Spēle ar kāju Viesas komandai un 14 sekundžu uzbrukuma laiks atjaunots Liepājniekiem. Džonsonam šeit norāda Uls Helmans, kā bija jāspēlē. Bumbu spēlē vadīs Mareks Jurevičs. Mazliet aizbūs Liepāja, nevarētu teikt, ka spēlē ļoti azartisku, ļoti ātru basketbolu, kā to demonstrē pret Juventus, jo bieži vien, kā mēs zinām, tieši šī te maldīgā situācija Mareks Jurevičs ļoti labi atrod Arnoldu Helmanu un ir nesautīgs Mareks, brīdī, kad Liepājas komandas uzbrucējs ir groza apakšā, bet šeit skaists gājiens 2+1 padots Viesas komandas uzbrucējiem. Un īstu brīdi Liepājnieki bija vadībā. Tagad jau atkal Liepājas grozā grīt bumba, kad sekmīgs uzbrukumā ir Taišons Teilors. Par Teiloru pieminēju, ka es jums mazliet pastāstīšu vairāk. Teilors ir draftēts 2012. gadā. Viņu draftēja kur nu man bija pierakstos? Šķiet, ka tā bija Portlands komanda, kur viņa aizmainīja uz New Jersey. New Jerseyā spēlētājs tika laukumā 2012.13. gada sezonā. Draftēts uz 41. numuru. Un draftēja viņa, pieminēja Portland Trail Blazers. Uzspēlēja viņš NBA. Nevarētu teikt, ka viņa rādītāji bija izcili, bet no laukumā viņš tika. Un spēlēt viņš dabūja. Atliek tikai šim spēlētājiem vairs sev apliecināt Maskavas Dinamo komandā. Tai sezonā, 13. gada sezonā viņš visu sezonu pavadīja NBA. 13. gada sezonu gan bija ļoti raiba šim te spēlētājam, kuram izdevās vienā gadā uzspēlēt gan
NBA, gan arī pievienoties D-līgas komandai Springfields Armorai, pēc tam arī Maine Red Claws D-līgā. 1 sekunde un NBA pavadījušais spēlētājs īsti nesaprot, cik sekundes jāspēlē. Sanāk kļūda. Viņiem pēc tam Puerto Rico Atleticos de San Germain, tā sauc komandu, pavadīja šis spēlētājs sezonu un pievienojies Dinamo komandai. Uz šo brīdi ir viens no komandas līderiem, bet, kā redzam, nevarētu teikt to labāko rādītāju. Mareks Jurevičs tikmēr apspēlē savu sezēju, tiek uz groza apakšai. Tiesneši nesaskat pārkāpumu, Liepāja 2 pārkāpumu pagaida pirmajā ceturtajā. Liepāja var pārkāpt noteikums. Arnolds Kelmans, un tik tiešām bija visticamāk tuvāk tam, lai saņemtu nesportisko piezīmi nekā parasto pārkāpumu. To arī norāda pretinieku komandas treneris. Tiesneši tomēr saskat vienkārši pārkāpumu, 2 punktu no spēles skaitās, un vēl sodmetiens sekos. Arnolds Kelmans nomainīts, laukumā griež Lauris Blaus. Ļoti tā emocionāli šeit Arnolds pārkāp noteikums. Ļoti ās darbība no Helmaņa puses un, protams, ka tikai pašsaprotami pieprasīt nesportisko piezīmi. Redzēsim, vai izdosies 2+1 gājiens iepriekšējā piegājienā, tas neizdevās. Un viens komandai jau 16 gūt punktu, Liepājniekam tikai 12. Nesekmējās būt Liepāja precīziem no uzbrukumā. Tikmēr mēģināja atbruņot Edgaru Žaļoni. Šoreiz nesekmīgi nospēlē gan Žaļonis, gan Dinamo. Bum gan Liepājniekiem. 17 sekundes uzbrukumā. Bum Liepājas komandai. Tikmēr Liepāja jau pārkāpus 3 reizes noteikums šajā te ceturdaļā Arnoldam Kelmanim. Tā bija pirmā piezīme. 1 piezīme ir Edgaram Žaļonim. 1 piezīme Jānim Antrapam un tagad 1 piezīme arī Andriusim Mažutim. Šādi te ir sarindojušajās piezīmes Liepājniekiem. Bet Liepāja turpina buksēt. Pagaidām neizdodas īsti atrast spēles pavedienu. Spēles sākumā bija iegūst 4 punktu pārsvaru Liepāja, bet tagad jau labāk darbojas laukumā zilās formā stērptie pretinieki. Un vēlreiz 2+1 gājiens var padoties viesu komandai, kad precīzi no groza apakš ir 7. numurs iesaistās. Viņš spēlē šķiet no rezervīs soliņa Serdars Anājevs, aizsargs, 20 gadus vecs spēlētājs. Atgriež laukumā Dvens Džonsons un jau 18 gūt punktu ir viesiem. Kelmans pagaidām diezgan mierīgs uz rezervīs soliņu, bet skaidrs, ka tas ir tāds apmāns un 2+1. Jau 3. reizi sanāk viesu komandai. Minūte 46 jāspēlē. Kļūda. Liepājniekiem Mareks Jurevičs mēģināja piespēlēt Dvenam Džonsonam. Nu, Liepāja pagalām nesekmīgi darbojās pēdējās epizodēs. Nevarētu teikt, ka Dinamo darbojas sekmīgi, bet nu šādi te spēlējot, Kelmans ir piespēlēt 2. minūtes pārtraukumu pirmajā ceturdaļā. 21 punkts viesiem, Liepāja 12-9 Liepājniekiem un ir jāsapurina savējos. Kelmans to arī izmantos minūtes pārtraukumā. Izmanto izdevību mazliet apskatīties spēles statistiku. Nu, manas bāžas bija pamatotas. Liepāja ir pieļāvusi 8 kļūdas, nospēlētās 8,5 minūtēs savā laukumā. Salīdzināšanai Liepāja pieļāva 8 kļūdas Latvijas basketbola līgas mačā pret Ventspili. Visā spēlē Liepājniekiem bija 8 kļūdas, šodien savā laukumā 8 kļūdas. Nu, tas nozīmē, ka Liepāja varbūt kaut kur spēlē pavirši, varbūt kaut kur nenoskaņojas spēlē, bet katrā ziņā, kas ir ļoti svarīgi. Un šeit pretinieki ļoti interesanti spēlē, tomēr ir viņi gatavi arī sagaidīt Liepājnieks. Liepāja spēlē bumbu Mareks Jurevičs. Un 5. pārkāpums šajā te ceturdaļā pretiniekiem, un Mareks Jurevičs varēs gūt kādu punktiņu Liepājniekiem. Maz laika pagājis. Vismaz kāds sekmīgi darbība pagaidām Liepājas komandai. Bet jāteic, ka pretinieku komanda acīmredzot ir izskautojas Liepāju un ir gatavojusies šeit cīņai ļoti nopietni, apzinoties turnīru tabulu, ka 3 zaudējumi pagaidām viņiem nedod vēlamos punktus. Turnīru tabulā viņi atrodas pēdējā vietā un skaidrs, ka lai arī šī situācija ir ļoti
nepatīkami, ir piedzīvoti 2 zaudējumi, bet labi cīnās šeit Liepājnieki. Lauris Blaus izcīna bumbu uzbrukumā, neuzsekmīgi savā metienā no spēles. Edgars Žeļonis pēc tam atkārtot izcīna bumbu uzbrukumā pret viņu pārkāpums. Un pagājuši tikai nieka 3 sekundes, un Liepājniekiem vēlreiz iespēja gūt kādu punktu. Jurēvičs realizēja vienu no 2 sodmetieniem. Edgars šobrīd 2 ir izpildījis, abos bija precīzi. Ar pirmo sodmetienu tiek galā Edgars 14-21. Un pabeidzot par Maskavas Dinamo, 3 zaudējumi Baltijas basketbola līgā, bet, protams, ļoti daudz vēl spēles jāizved. Daudz vēl spēles un daudz vēl iespēja pamainīt šo te nepatīkamo turnīru sākumu. To apzinās arī pretinieku komanda, apzinās viņu vadība, apzinās treneris. Un mēģinās, protams, ka labot šo situāciju turnīru tablā. Andris Mažuts krīt. Sanāk situācija tāda, ka brīvuskās no spēlētājiem. Beigās neprecīzi tālmetienas, realizēts viens no 2 tālmetieniem pretiniekiem. Liepāja savu tālmetienu nav realizējis Edgars Žeļonis, nospēlē ļoti skaisti. Gājiens pa galu līniju, noplāt roku šeit tikai viesu komandas treneris. Minūtes pārtraukums pagaidām Liepājniekiem devis ir vēlamo. No -9 Liepāja tikus līdz -4. Neprecīzi uzbrukums arī tagad pretinieku komandai. Un Edgars Žeļonis pagaidām ir gūs šīs dienas spēlē jau 6 punktus. Mareks Jurēvičs māju kustība. Izpildīts tālmetiens, metiens grozā nekrīt, Edgars cīnās, bet neizdos tomēr iegūt savā īpašumā bumbu. Gan jāteic, ka Liepāja labi cīnās pat liekšiem bumbām. Vienbrīd statistikā Liepājniekiem 7 atliekušas, pretiniekiem tikai 3. Tā kā arī pretinieki mazliet ir aizmiguši, bet Liepāja ar šo te cīņas par varētu kompensēt sev ar precīzu uzbrukumu, ko neizdara Liepāja, to izdara pretinieki. Precīzi 7. numuram padod noslēgt šo te uzbrukumu atkal. Atjauno lielāku pārsvaru, 23 pretiniekam, Liepāja 17, un līdz galām var spēlēt Liepāja šo te pirmo ceturdaļu bumbu Andris Mažutis. Mažutis iespēlē Edgaram Žeļonam, 4 sekundes jāspēlē uzbrukumā. Edgars mēģināja to arī izdarīt, bet pirmā ceturtdaļa noslēdz nesekmīgi Liepājniekiem, -6. Rezultātu tablo, nekas vēl nav zaudēts. Pārtraukums, drīz būsim atpakaļ. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed to get all the court. TP9 Quickness. I can play. Peak. Esam atpakaļ Liepājas Olimpiskajā centrā. Apskatījos statistiku, nu jā, statistika tik tiešām nemelo. Liepāja 9 kļūdas jau pirmajā ceturdaļā un izcīnīts 11 atlākšās bumbas pret pretinieku 5 kļūdām un pretinieku 4 bumbām. Tā kā Liepāja cīnās kā zvēri, bet pieļauj daudz kļūdas. Un šeit Lauris Blaus uzsākot otro ceturdaļu, precīzi no groza apakš. Sadaldē rezultātu starpību līdz 4 punktiem. Un jāturpina Liepājniekiem tādā garā. Spēlēt agresīvi un pacietīgi. Galvenais samazināt šo te daudzo kļūdu skaitu, un tad jau visticamāk vajadzētu būt visam kārtībā. Krievijas Superlīgā šī komanda tad Maskavas Dinamo ir izcīnījusi 4 uzvaras, piedzīvojusi 5 zaudējumus.
Un ierindojas 11. vietā pagājuma turnīra tabulā, kas, protams, ne tuvu nav pirmā vieta, uz kur cer šī komanda. Atgādināšu, ka 8 komandas Krievijas Superlīgā cīnās play-off mačos. Pagājušā sezonā pēc regulārās sezonas Maskavas Dinamo bija 6. vietā, bet pēc tam komanda play-off spēlēs pirmajā kārtā piedzīvoja zaudējumu Novosibirskai. Pēc tam savukārt cīnījās pa 5. un 8. vietu, zaudēja Urāla komandai un izcīnīja 7. vietu pagājušu sezonu. Un kas šo sezonu, protams, liek celt to latiņu mazliet augstāk. Pagaidām Dinamo nav sekmīga sezona, bet jāteic, ka tik tiešām veiksim pietrūks šai komandai. Ļoti daudz spēles ir zaudēts ar pāris punktu starpību. Arī atgādināšu pēdējo Baltijas basketbola līgu maču savā laukumā pret Turīnas Juventus, Utenos Juventus, lietuviešu komandu, kur ir 4. spēcīgā, kaut ko Liepai pieveic savā laukumā. Mareks Jurevičs precīzi no tālās distances. Realizē arī Mareks metienu no spēles. Un sadalē rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Un tajā spēlē pret Juventus pēc 3. ceturtdaļas Maskavas Dinamo bija iedzinējusi tikai ar -2. Maskavas Dinamo bija vadībā +2, tā bija pareizi. Un Maskavas Dinamo piedzīvoja zaudējumu savā laukumā. Mareks Jurevičs šeit gan ļoti zibenīga atbilde. Aizsardzībā neizdevās noturēt savu grozu neieņemt. Bet tagad ātri vien Mareks atbilda precīzi un ātri darbība. 24-26. Jurevičs ir pēdējo 2 uzbrukumu varonis. Tagad jau Liepāja labi nospēlē aizsardzībā. Piespiež pretinieks. Kļūdies Mareks Jurevičs ir ieskrējies. Piespēlē no Helmanim. Helmaņa garām gājiens apspēlē. Viņš savu sedzēja ar ātru darbību, ātri pagrieziens ap savu asi un piespiež pārkāpt noteikums jau viesu komandu. Mareks Jurevičs nomainīs, lai arī sekmīgi darbība Marekam. Nedaudz minūtes pavadīs laukumā Jurevičus un viņa vietā laukumā Jānis Antrops. Jurevičs gūs 6 punktus, realizē vienu sodmetienu, realizē vienu tālmetienu, realizē vienu pustālo metienu iepriekšējā uzbrukumā. Un tagad uz sodmetienu līnijas Arnolds Helmans. Iespēja Liepainiekiem pēc nospēlēts pusotras minūtes 2. ceturdaļā panākt neizšķirt. Ja Arnolda Helmaņa sodmetiens būs precīgs. Pa īsi ir Arnolda metiens, bet pret Alaus Blaus izcīna bumbu uzbrukumā. Pret Blau pārkāpums, un šķiet, ka šodien arī tā spēle, kur Liepainiekiem no sodmetiena līnijas tik labi neveicās. Jurevičs realizējis 1 no 2. 1 no 2 realizēja arī Arnolds Helmans. Bet labi, Liepāja cīnās par atlikušajām bumbām uzbrukumā. Un jau kārtējo reizi piespiež pretinieks pārkāpt noteikums. Jānis Antrops ar bumbu, groza apakšā Lauris Blaus, iespēlēt bumbu tieši Laurim. Pret viņa aukumā ražanais 77. numurs, Jānis Antrops tālāk Mažutim. Mažuts Laurim Blau, ļoti labi bumbu kustība. Un tiesneši šeit saskat piezīmu uzbrukumā šķiet, ja nemaldos. Atsimredzot mazliet šeit ar elko un Lauris Blaus atstums, turpat arī Lauris Blaus saņem gan arī sitienu no spēles tiesneša Andri Vaskānu. Kad Vaskāns rāda, kā Lauris ir darbojies neatļaut uzbrukumā. Pirmā piezīme Laurim, piezīme uzbrukumā un otrā piezīme Liepainiekiem šajā te ceturdaļā. Edgars Žaļonis pirms tam saņēma arī pārkāpumu. Tiks sudīts laukumā Roberts Krastiņš. Tūlīt dodas viņš uz visu soliņu. Pagaidām joprojām nesam redzējuši laukumā Kristapu Mīgalnieku šajā sezonā. Cerēju, ka Kristapam kādas minūtes tiks atvēlēts šajā spēlē. Tikmēr uz groza apakšā aizspēlējās Aleksejs Kuzņecovs, kurš ir precīzs. 25-28. Liepainiekiem bija iespēja panākt neizšķirt. Bija iespēja arī panākt vadību savai komandai. Bet tomēr precīzi nospēlē uzbrukumā jau Kuzņecovs. Un Dvejns Džonsons pārkāpj noteikums, nesportiskā piezīme viņam. Īsi brīdi Liepainiekiem bija tāds neliels pacēlums. Tagad jau nesekmīgas darbības. Un spēlējies Roberts Krastiņš, Andrus Mažuts nomainīts. Dvejnam Džonsonam pirmā piezīme, bet arī sekmīgas darbība viesu komandai. Zilās formā startēm komandai Maskavas Dinamo 77. numuram Aleksejam Kuzņecovam precīzi iepriekšējais uzbrukums. Viņš ir guvis šīs dienas spēlē 5 punktus. Tagad sumtē līnijas, viņš ir precīzs. Un atkal mazliet attālinās Liepājas komandas šīs dienas oponenti. Precīzi 2 sodmetieni un vēl bumbu viesiem. 7:39 vēl jāspēlē otrajā ceturtajā. Daudz, protams, pavērsienu vēl šīs dienas spēlē, bet skaidrs jau tagad, ka Liepāja pagaidām nespēlē tik labi, tik žilbinoši, kā to ir darījuši vairākās spēlēs. Es ceru, ka tas ir tikai mirkļvājums un vēl viss mainīsies. Kuzņecovs neprecīzi metienā ar āķi. Labi nospēlē Lauris Blaus aizsardzībā. Dvejns Džonsons. Ātrs uzbrukums, pārkāpums uz mājiņu nākušajam spēlētājam Teišonam Tayloram.
kuram tā ir atgriešanās laukumā. Viņam tā ir šķiet otrā piezīme. Jā, tieši tā, otrā piezīme NBA pavadījušam spēlētājiem pret Dwayne Johnsonu. Pārkāpums pa 3 piezīmēm abām komandām šobrīd. Jānis Antrops atrod Robertu Krastiņu, Krastiņš brīvs, apspēlē savu pretspēlētāju. Lauris Blaus saņem piespēli no Roberta Krastiņa. Ar spēku Lauris ielaužās sodu laukumam, 27-30 rezultāts pēc Blaus sekmīgā uzbrukuma. Liepājniekiem -3. Jāspēlē mazliet vairāk pa 7 minūtēm. Johnsons norāda, ka bumba būs Liepājai, tomēr tiesneši rāda, ka bumba pienāksies Maskavas Dinamo komandai. Bija vēl viens leģionārs viesu rindās, Jasons Brikmans, cik man zinām, šis spēlētājs vairs Dinamo krāsu nepārstāvēs. Tikmēr izšķirās pa pustālo metienu. Denis Zaharovs labi cīnās Liepājnieki, kopīgiem pūļiem iegūst bumbu savu īpašumu. Dwayne Johnsons beidzot nospēlē tik ātri un zemenīgi, ka nav gatava aizsardzībā nospēlēt tīri. Maskavas Dinamo Denis Zaharovs šeit saņem piezīmi, viņš ir nomainīts. Viņam tas ir pirmais pārkāpums, viņa vietā laukumā dodas Dans Annājovs. Un 4 komandu piezīmes jau pretiniekiem. Annājovs ir pārstāvējis Himki otro komandu. Arī Lobņā tāda komanda Maskavas apgabalā bija atrodama. Protams, tā jaunatnes komanda. Un tagad viņš pārstāv Maskavas Dinamo. Dwayne Johnsons groza apašu, Lauris Blaus. Bet šeit ļoti enerģiski un pareizi nospēlē Dwayne Johnsons. Beidzot arī Johnsonam tiešām šīs dienas spēlē varam atrast labas darbības. Arī tieši viņš bija tas, kurš saņēma nesportisko piezīmi. Bet Johnsons sekmīgā darbība izprovocēt uz pārkāpumu pretinieku. Arī labi nospēlēt aizsardzībā. Tagad Jānis Antrops gan bez noteikuma pārkāpuma nevar apturēt Maskavas Dinamo spēlētājs. Liepājniekiem 1 punktu deficīts. Bet vien enerģiskāk Liepāja tomēr spēlē. Un cer, ka šī enerģija pārtaps arī rezultātā. Šobrīd -1. Abām komandām pa 4 piezīmēm. Iespējams, ka mums sagaida daudz sodu metienu šajā ceturdaļā. Maskavas Dinamo jūt bumbas spēlēm. Pie bumbas nonāk augumā diezgan ražanais vīrs. Aleksandrs Fomins, 2,6 m. Viņa augums, spēku uzbrucējs. Viņa Arnolds Helmans. Beigās izspēle uz tālmetien līnijas Kuģņecovam, kur tālmetiens ir precīzs un atkal 4 punktu pārsvars viesu komandai. Lauris Blaus saņem blind assist piespēli, ja piespēli neskatoties piespēli uz vietu no Dwayne Johnsona. Likās jau, ka Johnsonam būs kļūda. Beigās tomēr Johnsons ir pieteikami produktīvs. Blaus ir arī produktīvs un gūst vēl 2 punktus Liepājniekiem. Blaus ap citu 12 gūt punktu šīs dienas spēlē. Pretnieku komanda neiztur šādi Dwayne Johnsona benefits. Minūtes pārtraukums Dinamo komandai. Nu, vienam otram komentāram šeit var piekrist, ka pagaidām tāds diezgan zems spēles līmenis šajā spēlē, bet negribētu teikt, ka tas līmenis vienmēr tāds ir. Nu, kaut kur kritumi iestājas komandām. Jāteic Liepāja par laimi. Abām komandām kritums iestājas šīs dienas spēlē, jo nevarētu teikt, ka Dinamo izmanto Liepājas vājumu. Liepājas saņemsies un tā spēle būs arī sevi skatāmā. Tātad Krievijas Superlīgā Maskavas Dinamo atrodas 11. vietā, 16 komandu konkurencē. Un kā pieminēja komandas menedžers, tad varat tikai iedomāties, kā tas ir šie tālie pārbraucieni, piemēram, pret Novosibirsku. Uz Maskavas Dinamo spēli tad lidoja 4 stundas, aptuveni lidmašīna 3-4 stundas, 3-4 tūkstoši kilometri. Starpība laikā arī aptuveni 4 stundas. Nu, teiksim, parasti Liepāja, piemēram, spēlē 7:30, pēkšņi tu aizbrauc izbraukumu spēlē, un tev ir nevis spēle 7:30, bet tev ir spēle 2:30. Protams, ka pagrūti, bet ir arī tādas spēles, kas jāizvada, kad tev vēl ir nakts, jeb ir agrs rīts. Un diezgan grūti ir tādām spēlēm noskaņoties. Dwayne Johnsons, nu ļoti skaisti nospēlē Dwayne Johnsons šajā te uzbrukumā. Crossoveriņš tiek vaļā no savas sedzēja, apspēlē pretspēlētāji, 2 punktu rīt grozā, nezinu vai šo punktu, bet tomēr ieskait Laurim Blaum, kaut arī, manuprāt, arī pēc Johnsona metienu bumbu rīt grozā. Neprecīzi šeit spēlē uzbrukumā Dinamo komanda, bet Liepāja kopīgiem pūļiem
neļauj ieņemt savu grozi. Jānis Antrops gandrīz zaudē bumbu, bet pārvar centra līniju. Jānim šīs dienas spēlē pagaidām nav gūt punktu. Ir tikai 2 pārkāpumi tagad, lai arī metiens precīzi, bet tas pēc tiesneša Švilps. Un tieši Dwayne Johnson pēdējās epizodēs man gribētos uzteikt. Blaums tātad bumbu iebakstīja grozā. Blaums tad 14 gūt punktu jau šīs dienas mačā. Bet Johnsonam kārtējā sekmīgā darbība šīs dienas spēlē. Spēlētāji līderis 77. numurs, kurš gūs šīs dienas spēlē jau 10 punktus, ir nomainīts. Un tagad Jānis Antrops sontē līnijas. Nu, Jānim nesekmīgi pagaidām šī spēle, bet es ceru, ka Jānis vēl, tā teikt, atvērsies. Un tā arī notiek. Jānis vēl otro sodmetienu, Liepājniekiem +1. Jāspēlē 4 minūtes 56 sekundes otrajā ceturdaļā. Liepāja ļoti labi spēlē aizsardzībā pēdējās epizodēs, ļoti labi cīnās par bumbām, arī uzbrukums ir daudzveidīgs. Gan jāteic, diezgan bieži tas noved līdz uzbrukuma noslēguma Laura Blauns groza apakš, bet ilgi brīdi Liepāja nevar gavalēt, jo precīzi uzbrukumā manis daudz pieminētais Tayshons Taylors. Roberts Krāstīņš iespēlē Johnsonam, Johnsona mājkustību, kas groza apakš, tomēr nolēma spēlēt pats. Meklē komandas biedrs, atrod Jānu Antropu, Jāņa mājkustību. Roberts Krāstīņš šiem piespēle, Robertam sarežģīta situācija, 4 sekundes uzbrukumā, Dwayne Johnsons, pustālais metiens, šoreiz neprasīja Edgars Žeļonas, kā vienmēr. Visur esošais lietuviešu spēku uzbrucējs īstīna bumbu savai komandai. Dwayne Johnsons mēģina apspēlēt, tiek uz groza apakš, piespēle Jānim Antropam, kuram bumbu īslīd, diemžēl. Sekmīgi darbība Johnsonam, bet Jānis nebija gatavs šo bumbu notvert, un Liepājniekam joprojām -1. Pēc iepriekšējā Taylora uzbrukuma. Daudz uzbrukuma iespējas Liepājai, netiek tās izmantotas, jāspēlē aizsardzībā. Piespēle Jānim Antropam, par ko noteikti Jānis pateiks paldies. Iespējams, ka pēc spēles pārkāpums 2 punktu no spēles un vēl pārkāpums pretiniekam. Nu nav īsti mierā Aleksandrs Fomins, 8. numurs, kurš norāda, ka pretinieki īsti, viņa komandas biedri, proti, īsti nesaprat, kur bija jānāk pretī bumbai. Bet īstenībā tā jau viņa problēma. Liepājniekiem +1, Jānis Antrops sontē līnijas. Un nomainīts Roberts Krāstīņš. Atgriež laukumā Andrijs Mažutis. 3 minūtes 47. Jāspēlē, kad Liepāja panāk +2. Jānis Antrops precīzi. Tagad jāspēlē aizsardzībā abām komandām. Daudz pārkāpumu un iespējams, ka sodmetiens mēs redzēsim arī atlikušajā spēles daļā. Šajā te ceturdaļā Edgars Žeļonis ir vienīgais, kurš gatavs par šo bumbu pacīnīties. Steidz viņš šeit pakaļ bumbai, savukārt Edgars Žeļonis šeit norāda, ka varēja arī Johnsons nospēlēt sekmīgāk, savukārt Uvis Kremans rādīja, kad Jānis Antrops ir brīvs, vajadzēja adresēt piespēli pa labi, nevis pa kreisi, kā to darīja Edgars Žeļonis, beigās bumbu Liepājai tomēr pienāksies. 4 sekundēs jāpāriet pāri centra līnijai. Johnsons viņam piespēle, Uvis Kremans norāda go. Protams, ka Johnsonam go ir diezgan labi attīstīts. Tiek viņš izgroza apakšai, nezinu, vai šoreiz vajadzēja mest. Iespējams, ka go vajadzēja kādā brīdī pateikt break, stop. Ja nezinu, kā šo manevru labāk izpildīt Johnsons, kad vienkārši ir jāapstājās. Tālu piespēle. Andrijs Mažutis adresē Johnsonu, Johnsons tālāk Edgaram Žeļonam. Nu mēģina spēlēt Johnsons bieži vien skaisti, nevis pareizi. Arī Dinamo mēģina spēlēt skaisti, izspēle. Un tomēr precīzi tālmetiens. Atkal 1 punktu pārstāvis Dinamo komandai. Cik tur trūka, Liepājnieki varēja viegli vien izrīkoties uzbrukumā. Bija tāda situācija, Dwayne Johnsons šeit mēģināja dankot. Viņš tiek bloķēts, bet tiesneši saskat pārkāpumu. Emocijas laukumā nav apmierināti gan pretinieku trenērs nav apmierināts, gan arī spēlētāji šāda tiesneša darbība. Acīm redzot, viņi saskatīja, ka tīri bloķēja metienu. Dwayne Johnsons sontē līnijas. Atgriezies Lauris Blaus, Liepājnieku rindās Arnoldu Helmanu. Viņš nomaina. Helmanim 3 punktu, 1 piezīme šīs dienas mačā. Bet ir iespēja tagad panākt atkal vadību savai komandai Johnsonam. Realizēja 2 sodmetienus. Pirmais sodiņš ir precīzs. Johnsonam jau rezultīva spēle. 11. numuram šīs dienas mačā ir pagaidām 5 gūti punkti. Ir arī 6. Un Johnsonam piespēlēs skatos, ka ir tehniskajā protokolā atrodam 2 piespēles. Iespējams, ka mazliet vairāk man gribējās teikt, ka ir, bet nu ir tā kā ir.
Katrā ziņā Džonsons spēlēja diezgan rezultīvu, bet produktīvi spēlēja uzbrukumā viens komanda un atkal atjauno vadību savai komandai. 39-40. Brīžiem Liepāja izdodas labi nospēlēt aizsardzībās un neļaut pretiniekiem gūt grozu, bet šajā te darbībās pēdējos uzbrukumos gan jāteic, ka kļūdās Liepāja. Džonsons ar bumbu, 6 sekundes uzbrukumā. Džonsons tiek garām, izpild pustālo metienu, līdz uzbrukuma pēdējos sekundu metiens tiek izpildīts, gan grozā nekrīt. Un Zahārovs uzbrukumā Jānis Antrops steidz šo bumbu pārtvert, arī Edgars Žaļonis steidz bakaļ bumbai. Bumba gan viesu komandai 18 sekundes uzbrukumā. Mareks Jurevičs atgriežas laukumā. Nomaina viņš Jānu Antropu. Antropam pietiekami sekmīgs darbība. 21. numuriam 4 gūti punktu šīs dienas mačā. Marekam vairāk. Marekam 6 punkti. Neviens pārkāpums pagaidām. Ulskelman šeit norāda, ko Jānis dara nepareizi. Bieži vien Jānis tik tiešām spēlē, izliek sev visu, cīnās par bumbu un mēģina labot pretinieku kļūdas, kad pārkāp noteikums. Bet acīm redzot, kaut kur taktiski kļūdās mazliet Jānis. To šeit norāda Ulskelmans, bet precīzi uzbrukums pretiniekiem. Izspēlēts pick and pop, acīm redzot, uz pustālās distances Alimdžans Fedušins. Fedušins, jā, tā šo te uzvārdu izrunā, 91. numurs, realizē pustāla metienu, atjaunot kaut 3 punktu pārsvar pretiniekiem. Edgars Žaļonis, tālmetiens. Neprecīzi. Un ļoti ātri šeit jau uzbrukumā steidz pretinieki. Liepāja tomēr ir gatava atgriezties aizsardzībā. Arnolds Helmans atgriezties laukumā. Iespējams, ka nomainot Edgars Žaļoni. Saspēl pa perimetru. Pretinieki realizējuši šīs dienas spēlē 3 no 5 tālmetieniem. Uz groza apakš tiek Annājos, 7. numurs, bet gan jāteic, ka pret viņu pārkāpums Edgaram Žaļonim, kuram tā ir 3. piezīme, un viņš tiek nomaiņas laukumā atgriežas Arnolds Helmans. Minūte 10. spēlē. Gribējās teikt, ka Liepāja spēja salauzt spēles pavadienu 2. ceturtdaļā, kad bija nonākuši lielos iedzinējos. Atgādināšu tiem, kur nesen pieslēdzēs šajā reportāžā, ka Liepājai bija arī -9, tas gan jāteic 1. ceturtdaļā, bija rezultāts 12-21, minūte 31, kad bija jāspēlē, kad neprecīzi abi 2 sodmetieni, bet neizdodas Laurim Blau šo bumbu iegūt Liepājas komandas īpašumā. Jāspēlē tagad pacietīgi aizsardzībā, 10 sekundes uzbrukumā, izpild tālmetienu pretinieki, un Liepājas zālē pretiniekiem atkal precīzi tālmetiens. Truškins realizēja jau 2. tālmetienu šīs dienas mačā, 2 no 2 viņam. Pretiniekiem +6, labāk būtu precīzi 2 sodmetieni nekā precīzi tālmetiens, laiks tiks sadedzināts. Un arī pēc tam gūt 3 punktu, nevis 2. Bens Džonsons meklē risinājumu uzbrukumā, Mareks Jurevičs saņem piespēli. 10. numuram 10 sekundes tika atvēlēts uzbrukumā, tagad vairs tikai 7. Jurevičs atspēlē Arnoldam Helmanim, Helmanis atspēlē pretspēlētāju, iespēlē Mažūtim, bet pārkāpt noteikums mazliet pavēl, šķiet tiesnešs vil, bet bija tur pārkāpums. Vienīgajam no spēlētājiem Dinamo rindās, kurš šeit Liepāja pabijis 2012. gadā uz nometni, kad pievienojušies bija Maskavas Dinamo Liepājā. Šī te spēlētāja uzvārds ir Karpeko, viņam ir arī dviņbrālis. Nezinu, kur šī te dviņbrāļa gaitas ir veduši, bet viņš nepārstāv Maskavas Dinamo. Un šodien gan Karpeko pārkāpt noteikti Arnolds Helmans, tur pretī atbild arī ar tādu pašu laipnību, kā pirms tam atbildēja pretinieki. Nerealizēja nevienu no 2 sodmetieniem, bet gan jāteic, ka pretinieki izcīnīja bumbu uzbrukumā un bija precīzi no tālās distances. Šobrīd Liepāja -6 un dedzina sekundes. Pirmajā ceturdaļā vairs 7-8 sekundīs šeit paliks Liepājas komandai. Ja mēģinās līdz galam aizspēlēties pretinieki. Piespēlē Laurim Blau, Arnolds Helmans brīdī, kad pavisam nepareizā situācija nonāca Blaus, jo gandrīz izkrīt ārpus laukuma. Neprecīzi uzbrukums Liepājniekiem, beigās izdodas tomēr tādā haotiskā un neprecīzā spēlē ap komandu izpildījumā aizdīt šo te 1. ceturdaļu. Apmanē šeit arī komandas spēlētāji, kas tur bija nepareizi. Haoss valda laukumā, bet pārāk šīs dienas spēlē pagaidām ir vies, kur uzvar pirmā puslaika 45-39. Lielais pārtraukums, drīz būsim atpakaļ.
now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. Triobet. Meklē ātru aizdevumu un bez slēptām komisijām? Jā! Ienāc greencredit.lv. Jaunajiem klientiem bezprocentu aizdevums līdz 200 eiro. Green Credit – zaļā gaisma tavām iespējām. Ir tikai viens solis no varoņa līdz noziedzniekam. Oskar balvas nominants Džeiks Džilenhols filmā Nakts reportieris. Kino no 21. novembra. We're going to the costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay. Everybody relax. Only in theaters. Liepāja ziemā pārvēršas pasakā ar savu īpašo svētku noskaņu. Arī ziemā tu varēsi baudīt nesteidzīgu atpūtu un tropisku siltumu Olimpiskā centra spa, kā arī apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, atpūties, izklaidējies, sporto, baudi mākslu. Liepāja iedvesmo! At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak.
Drīz arī sāksies otrais puslaiks. Baltijas basketbola līgas spēlē šeit Liepājas Olimpiskajā centrā starp Liepāju Triobet un Dinamo Maskavas komandām. To pašu varo no Maskavas Dinamo, kurš šobrīd, protams, nav ne tuvu tik varens, kāds viņš bija savu laiku, kad tur spēlēja daudz izcils zvaigznes, tā skaitā arī mums labi zināmais Mairis Četmens. Un komandu trenēja, piemēram, Devids Blats vai Ivkovičs vai, piemēram, Bazarevičs, kas šobrīd trenē Lokomotīvas komandu. Tā kā tā komanda vien ir tā pati, tikai ar citām naudām, ar citiem spēlētājiem. Un arī ar citu sniegumu. Baltijas basketbola līgā Maskavas Dinamo piedzīvojas 3 zaudējumus. Pieminēja reportāžu sākumā, ka visi šie zaudējumi piedzīvot ar dažu punktu starpību. Piemēram, savā laukumā zaudējis tikai 4 punktu starpību ir Utenos Juventus komandai. Izbraukumā piedzīvot 2 zaudējumu, Rakvariem -6 un pret Raplas vienību -4. Tādi zaudējumi, kā teikt, pāris 2 metienu tiesa nevairāk šķir šīs te abas komandas no uzvaras, un tas nozīmē, ka Maskavas Dinamo nav nebūt tik vāja. Bet, jāteic, ka šodien tik tiešām abas komandas demonstrē tādu diezgan, kā varētu teikt, diezgan dīvainu basketbolu, jo liepājnieki ir pieļāvuši vienkārši grandiozu daudzumu ar kļūdām. Liepājai vidēji Baltijas basketbola līgā 15,8 kļūdas. Šīs dienas spēlē 14 kļūdas pirmajā puslaikā. 9 kļūdas Liepāja pieļauj jau pirmajā ceturdaļā. Un skaidrs, ka tieši šīs te daudzās kļūdas pagaidām liepājniekiem neļauj uz tablo skatīties ar patīkamāku noskaņu. Liepāja -6 pēc pirmā puslaika. Pretinieki realizējuši 4 tālmetienas no 8, Liepāja realizēs 1 no 5, bet Liepāja izcīnījis 20 atlikušās bumbas, pretinieki 11. Liepājai, kas ir jāizceļ Lauris Blaus. Nospēlētās 15 minūtēs Lauris ir aizmests garām tikai 1 metienu no spēles, 7 no 8 2-punktniekiem viņa vērtībā, 7 atlikušās bumbas, 3 uzbrukumā, efektivitāte 17. Liepājai otrs rezultīvākais ir Edgars Žļons ar 6 punktiem, un turpatās arī Mariks Jurevičs, kuram ir 6 punkti, bet jāteic arī 3 kļūdas. Šeit no jums arī jautājums man sporta centrā par to, kāpēc, piemēram, BBL par tehnisko piezīmi met 2 sodmetienas. Mazliet palaboši, tā bija nesportiskā piezīme, tieši tā kā šeit ir iekopēts, tā ir nesportiskā piezīme, par nesportisko met 2 sodmetienus, savukārt par tehnisko piezīmi met 1 metienu un bumba paliek attiecīgi pretiniekiem. Tā kā nekas nav mainījies, Latvijas basketbola līga vai Baltijas basketbola līga, bet spēle uzsākot, otro puslaiku uzsākot, liepājnieki mēģināja pārķert bumbu. Andris Mažus bija tuvu tam, lai šo te bumbu būtu iegūst savā īpašumā. Nezinu, kāpēc Andrus tā to bumbu palaida laukumā. Drīzāk būtu labāk, ka viņi izkāps autā. Beigās sanāca, kā sanāca. Pretiniekam precīzi pustālais metiens un jau -8 Liepājai. Pagalam nesekmīgs arī Jāņa Antropa. Pustālais metiens, bet Liepāja pārtver bumbu. Un Jānis labo savu iepriekš neprecīzo uzbrukumu. Tagad Vens Džonsons mazliet apstājas un mēģina noskaidrot, kā tad īsti jāspēlē uzbrukumā. Liepāja -8. Es ceru, ka šis -8 lielais mīnus ļaus liepājniekiem sapurināties, tikmēr paraujies rokas šķiet Laura Blau, labāko spēlētāju ap komandu rindās pagaidām laukumā. Un pārkāpums fiksēts 3. numuram, tā ir 4. piezīme. Jevgeņijs Karpeko, es arī pagājušo reizi, kad šo te kungu satiku šeit Liepājas Olimpiskā centrā turnīrā, kad Maskavas Dinamo pievienojas uz 2 turnīriem Liepājas Olimpiskajā centrā, gan uz Triobet Lots Cup, gan uz Liepājas Olimpiskā centra kausa izcīņa. Toreiz šo kungu arī slēg savus Karpenko, šī Karpeko. Dvens Džonsons atspēlē Jānim Antropam, Jāņa Antropa tālmetiens, bumba trāpa stīp, tālāk pa vairogu un grozā diemžēl nekrīt. Un toreiz Liepāja 2 reizes spēlēja pret Maskavas Dinamo, grupu turnīrā Liepāja pamanījās uzvarēt ar 70-56 Maskavas Dinamo komandu. Savukārt jau otrajā turnīrā Liepāja zaudēja rezultātu 72-74. Vispār tas rezultāts 74, tās diezgan raksturīgs. Karpeko precīzi no groza apakš, minūtes pārtraukums un Vimkēlmanim un Liepāja. Liepāja nav guvusi punkts otrajā ceturdaļā. Savukārt pretinieki guvuši 4, nevarētu teikt, ka tas ir ļoti daudz, bet viņiem ir +10. Skaidrs, ka Uvim jāparunājas, un es domāju, ka emocijas daudz ir atstātas jau minūtes pārtraukumā, jeb lielajā pārtraukumā pēc pirmā puslaika. Kā izrādās, vēl Liepājas komanda nav sapurnāsies tā, kā to vēlās Uvis Kelmans, un kaut kas ir jādara. Protams, kaut kas jādara, ja Liepāja grib izcīnīt 4. uzvaru Baltijas basketbolā. Gal galā viena svarīga lieta jāpiemina, ka starp šīm abām komandām notiks nākamā Baltijas basketbola līgas spēle Liepājas komandai, kad liepājnieki spēlēs izbraukumā Maskavā. Būs tikai otrā komanda no šīm 2, attiecīgi, kas spēlē Baltijas basketbola līgā Maskavā. Juventus jau tur nospēlēja, -4 bija Maskavas Dinamo pret Juventus savā laukumā. Tas nozīmē, ka savā laukumā šī komanda spēlē daudz labāk, un Liepāja būs otrā komanda. Nākošā spēle tieši starp šīm komandām tātad
jau 12. decembrī, bet Maskavas Dinamo savu tūri par Baltijas valstīm aizdīs arī rīt, kad Kedaiņos tiksies vietējo Nevežas vienība izbraukumā, 2 dienas pēc kārtas spēle. Atgādināšu, ka arī svētdien viņi nospēlēja Superlīgā savā laukumā, piedzīvoja zaudējumu -1. Tā kā tik tiešām neapskaužams kalendārs arī Maskavas Dinamo komandai, kā uzjautāja komandas pārstāvjiem, kā tad īsti ir spēlēt gan Baltijas basketbola līgā un Superlīgā, ņemot vērā tiešām Krievijas varenos plašums. Viņš teica traki nekas vairāk, jo viņiem speciāli kalendārs netiek, protams, pakārtots, viņiem jāspēlē tad, kad jāspēlē. Tas nozīmē, ka ir maz dienas atpūtām. Andrejs Mažūtis pēc minūtes pārtraukuma ir precīzi beidzot arī lietuviešu leģionārs. Kāpēc beidzot? Tāpēc, ka maz viņš pats šodien met, un atgādāšu iepriekšējā spēlē pats viņš gūta 19 punktus pret Juventus vienības. Manuprāt, tieši Andrejs Mažūtis sekmīgā spēle uzbrukumā bija liels tās knockdowniņš Juventus komandai, kad Liepāja izcīnīja uzvaru. Bet tagad Andrejs pēc ilgāka brīža arī realizē tālmetienu. Liepājas komandai vispār tālmetienos šodien nevarētu teikt, ka veicās. Bet šeit izspēles groza apakšu, sekmīgi nospēlē uzbrukumā Zaharovs. Zaharovam tiek kārtie punkti, pirmajam numuram 8 punktu šīs dienas spēlē. Rezultīvākais viesrindā 77. numurs. Viņš ir gūs 10 punktus pirmajā puslaikā. Pagaidām otrajā puslaikā nav atzīmējies sekmīga darbība. Jānis Antrops ar bumbu. Lauris Blaus pieprasa bumbu groza apakšā, postā. Spēlēs postā, pagriežas pa gala līniju, atspēlē Džonsonam, Džonsons Mažūtim. Saspēl pa perimetru Jānis Antrops, tālmetienu. Šoreiz neprecīzi Arnolds Helmans. Bumbu izcīna uzbrukumā, taču viņam fiksēts pārkāpums. Arnoldam tā ir otrā piezīme šīs dienas mačā. Arnoldam otrā piezīme. Nevarētu teikt, ka punktu izteiksmē daudz Arnolds šodienas spēlē ir gūs. 3 punktus viņam pagaidām. Atgādināsim to, ka Edgars Žaļonis ir jau 3 piezīmes izpelnījis pirmajā puslaikā, un ņemot vairāk, ka Gins Antrops šīs dienas spēlē nepiedalās. Liepājniekiem ierobežots spēlētāju resursu groza apakšā. Gariem spēlētājiem mazliet jāpietalpās, lai nepārkāptu noteikumus. Arnolds Helmans šobrīd pret rezultīvāko vīru viesrindās šoreiz uzkāpj uz tālmetienu līnijas. Kuzņecovs un jau 11 punktu pārsvars Maskavas Dinamo. Nevarētu teikt, ka vieskomanda demonstrē kaut ko ārkārtēji. Pieminēja to, ka auguma pārsvars ļoti ievērams pretiniekiem, bet arī Liepāja noteikti nespēlē ne tūlīt tā, kā vajadzētu spēlēt. Vienbrīd bija daudz sadarbības, daudz saspēles, un tad arī ir precīzs uzbrukums. Arnolds Helmans šoreiz saņem piespēli ļoti labā situācijā, kļūdās arī pretiniekiem. Liepāja patiesībā labi nospēlē, pārtvarot šo te bumbu. Dvejns Džonsons, nezinu, kāpēc sāsināja spēles, atuvinājies ar savu sedzēju. Neredzot iespēju uzbrukt, arī Jānis Antrops kļūdās. Dvejns Džonsons nepārkāp noteikums, ļauj gūt viegls 2 punktus pretiniekam. Un cik īsā brīdī daudz notikumu pavērsienu šīs dienas spēlē, bet pārsvarā jāteic, ka Liepāja paši kļūdās. Un tieši tāpēc arī spēle ir tāda, kā tā ir. Andrejs Mažūtis ar bumbu. Džonsons. Džonsona tālmetiens. Neprecīzi. Arnolds Helmans pasit bumbu šeit Laurim Blaum, kurš bumbu neiegūst savā īpašumā. Un pārkāpums jau Liepāja. Plus 11 viesiem. Pirmo ceturtdaļu Liepāja vienbrīd bija nonākusi -9 iedzinējos. Atspēlēja šo deficītu. Otrajā ceturtdaļā Liepāja bija panākusi arī plusus. Bija +2, 37, 35 rezultāts. Šeit Toms Lēmans atgriež laukumā, uzreiz viņam bloķēts metiens, bet beigās tomēr bumba nonāk līdz augumā ražanām vīram. 91. numurs, tas ir Alim Džans Fedušins, 2,10 m viņa augums, kurš bumbu raid grozā Liepāja -13. 5,46 jāspēlē. Pagalam nesekmīgi spēlē Liepāja. Lauris Blaus saņem piespēli, tomēr mazliet pat dziļi groza apakšā. Uzreiz nevar uzbrukt, tālāk ātra sadarbības starp Mareku Jureviču un Arnoldu Helmanu. 7 sekundes uzbrukumā Mareks Jurevičs groza apakšu, iespēlēs Laurim Blaum, kur mēģina bloķēt, bet tomēr atstumts ir Lauris un varēs stāties ticamāk stundu līnijas brīdī, kad vairs tikai uzbrukumā 3 sekundes atliko spēlēt Liepājai. Liepājas komandas galvenais ierocis šajā sezonā bijuši šīs te elegantās piespēles, arī dažas ekstra piespēlītes, ko komandas spēlētāji nesautīgi adresē viens otram. Šīs dienas spēlē tās īsti neiet cauri, bet tikko tā piespēle nonāk līdz adresātam, tas skaidrs, ka ir labā situācijā jau Liepāja un tiek pie
brīviem metieniem no groza apakš vai vienkārši metieniem no sometiem līnijas. Lauris Blaus gūs 16. punktu šīs dienas mačā. Laurim tik tiešām ļoti laba spēle šodien. Nevarētu teikt, ka Laurim laba spēle pret Juventus. Punktu izteiksmē Laurim maz punktu mačā, bet Lauris bloķēja ļoti svarīgs metiens, pretinieku metiens spēles beigās. Šeit arī Džonsons mēģina bloķēt, manuprāt, nostaigās. To arī fiksē tiesneši, 5 sekundes vairs tikai uzbrukuma atliks spēlēt. Beidzot izdodas arī labi nospēlēt otrajā puslaikā aizsardzībā. Un spēlētāju maiņu vietas komandām. Pieminējuši tad Blau pienesumu iepriekšējā spēlē, 8 gūt punktu, 3 atlikušos bumbas, 2 bloķēti metieni, kas zīmīja, ka vienīgie 2 bloķētie metieni Liepājniekiem tajā spēlē bija Laura Blau izpildījumā. Un Lauris palīdzēja Liepāj izcīnīt svarīgu uzvaru Baltijas basketbolīgā. Arī skatītāji pamodušies Mareks Jurevičs ar bumbu šobrīd, mēģina apspēlēt, tiek līdz groza apakšē, kur viņi bloķē un neizdodas Liepājniekiem samazināt rezultātu starpību. Šobrīd tā ir vairāk kā 10 punktu, konkrēti -11 Liepājai. Kuzņecovs pret viņu Džonsons, groza apakšā nonāk uz maiņu. Nākošais spēlētājs ar 11. numuru, tas ir Pāvels Gromīko. Gromīko neprecīzs. Džonsons iespēja Laurim Blau. Blau sagatavo savu metienu, mazliet pasīvi uzmet šo metienu. Manuprāt, Blaus nebija enerģija viņa metienā. Un atkal jāspēlē aizsardzībā. Un kā pa viņiem abas komandas te ļoti rezultīvi te visai. Pagalam nesekmīgs metiens, nezinu, vai šo nosaukt pa kluso, bet katrā ziņā par Šķībo metienu jau noteikti 7. numuru izpildījumā. Viņš ir arī 2 sodmetienas pirms tam nerealizē. Tas ir Serdars Annājevs, 7. numurs. Un Edgars Žaļons atgriež laukumā no manis Laura Blau. Mareks Jurevičs ar bumbu. Bumba neiziet cauri līdz adresātam Arnoldam Helmanim. Edgars Žaļons būtu iespējams adresējis pret zem, būtu šo piespēli arī Arnolds saņēmis. Arnolds šeit tādā aplēs spēles tiesnešiem, es saprotu, kaut kur viņam likās, ka Liepājai šoreiz varēja palīdzēt un piefiksēt arī kādu pārkāpumu pret Arnoldu Helmanu, tikmēr Mareks Jurevičs. Mēģina apspēlēt, apspēlēšana neizdodas. Pirmais numurs turpina daudz runāt arī spēles pretinieku treneris. Ķēra pie galvas Mihails Solovjovs. Spēles arbitri arī mēģina viņu nomierināt, ka it kā aizsargs darbojas ļoti tīri, bet skaidrs, ka aizsargs bija kustībā, izlikt celi un to nospēlēt, ka Solovjovs īsti neredzēja. Pārkāpums pret Mareku Jureviču. Trešā piezīme tā starp citu arī vienam no pretinieku līderiem. Tikmēr ļoti agresīvi pret Mareku Jureviču. Manuprāt, šeit gan vajadzēja fiksēt nesportisko piezīmi. Katrā ziņā līdzīgi kā Arnolds Helmans iepriekšējā epizodē nospēlēja. Iepriekšējā epizodē, es domāju, tad, kad fiksēja nesportisko piezīmi Arnoldam Helmanim. Pirmā piezīme tikmēr pretiniekam, tas ir 91. numurs Alimdžans Fedušins. Tāds ļoti nevisai krieviski, manuprāt, vārds uzvārds. Fedušinam pirmā piezīme, 4. piezīme pretiniekam, 4 minūtes 2 sekundes jāspēlē. Trešajā ceturdaļā Liepāja aizsardzība ir mazliet uzlabojusi, kļūdu skaiti samazinājusi, realizācija mazliet pieklibo. Mareks Jurevičs šobrīd sometien līnijas, iespēja viņam zem 10 punktiem pakļūt. Jā, būs precīzi 2 sometien, no 2 pagaidām Marekam 1 no 2 šīs dienas spēlē. Pirmais precīzs. Arī otrs ir precīzs. 48-57, -9. Daudz pieminēja šo te starpību. Kaut vai ar +1, bet Liepāja jāuzvar, manuprāt, savā laukumā. Atgādina, ka 12. decembrī abas komandas tiksies jau Maskavā, kur noteikti publika Liepāja neuzņems visai laipni, ņemot vairāk, ka to politiskās aizkulis. Manuprāt, arī izskatījās šeit gan tiesneši rāda, ka bumba tomēr pienāksies Maskavas Dinamo komanda 8 sekundes uzbrukumā. Izskatījās, ka tomēr no Dinamo komandas spēlētāji pēc Toma Leimaņa sekmīgās darbības aizzīvo bumbu būs Liepājai, bet tomēr 5 sekundes vairs ka uzbrukumā un kļūdās Maskavas Dinamo. Arī kļūdu skaits ir pieaudzis šķiet maskaviešiem. Paskatīsimies, cik tad precīzi kļūdas ar abām komandām. Liepājai šobrīd ir 16 kļūdas. 14 bija pēc pirmā puslaika, Maskavai 13, ja statistika man nemelo. Viens Džonsons ar bumbu. Tiek uz groza apakš, iespēja Arnoldam Helmanim, bet ir pārkāpums un būs kādam no Liepājniekiem jāizpild sodmetnī. 20. 4. numurs ir pārkāpums noteikums, viņam tā ir otrā piezīme. Un spēlētājs arī ir vēl interesantāku uzvārdu
Vārdsiem ir Benjamins, uzvārds ir Dudu. Šāds te spēlēs pārstāv Maskavas Dinamo. Benjamins Dudu, 2 metru augums. Dzīmis viņš ir Baltkrievijā, Svetlogorskā. Un pārstāvējis tādas komandas kā Himki otro komandu, proti Himki jaunatnes sistēmā bijis. Un tagad Benjamins Pāvels Dudu. Vidēji gūstot 4,1 punktu Krievijas Superlīgā, pārkāp noteikums, Liepāja pēc 2 precīziem sodmetieniem Džonsona izpildījumā sadaldē rezultātu starpību līdz -7. Un pārkāpums Leimanim. Džonsons nomainīs, Helmans nomainīs laukumā Lauris Blaus un Andrijs Mažutis. Toms Leimans bija tūl tam, lai pārtvert piespēlu, šoreiz neizdevās. 4 pārkāpumu Liepāja, tā kā arī liepājniekiem agresīvi tā mazliet ir jāpiebremzē. Sarežģīti metienu šeit izpildīja Annājos, neskapēc vienīgais bija viņš, kurš izcīna bumbu uzbrukumā. Cīnās Asts, cīnās Liepāja. Iespējams kaut kur arī vīrs atļautā robeža, šoreiz tiesneši Švilp klusēja, bumbu Liepājas komandai 17 sekundes uzbrukumā, bet diezgan daudz arī jāspēlē šajā ceļā, 2:50. Zonas aizsardzību turpina pielietot arī pretinieki. Un nostaigāts ir atvērtais solis, kā bieži vien to saka spēles tiesneši Edgaram Žuļonim, lai arī metiens bija precīzs, bet pēc tam jau, ka tiesneši Švilp atskanē un kārtējā kļūda Liepājai. 2:40 jāspēlē. Leimans pret Annājevu. Annājevs dzimis 97. gadā, 20 gadus vecs, un tieši tikpat vecs ir arī Toms Leimans, protams, Liepājas rindās. Leimans ar bumbu. Pats izpild pustāvā metienu precīzi, un Liepāja -5. Likās jau, ka Toms diez vai pieņem pareizi lēmumu, tāds diezgan zibenīgi pārējiem aizsardzības uzbrukumā. Nebija viņš brīvs, bet gan atbrīvojums no sedzēja. Metiens bija precīzs. Un kam bumba? Bumba Dinamo komandai. 13 sekundes uzbrukumā. 2:08 jāspēlē trešajā ceļā. Spēlētāji Maņš Džonsons atgriež laukumā. Leimanim precīzi pusvēlēs metiens, bet viņš tiek nomainīts. Un pēc 5. piezīmes iespējams laukumā Jevgeņijs Karpeko. 3. numurs. 4 pārkāpumu viņam šīs dienas spēlē pagaidām tiesneši ir saskatījuši. Un neizdos bumbu saglābt laukumā Denisam Zakārovam. Pēc ilgākas pauzītes. Liepājā atkal piespiež kļūdīties pretinieks. 2 minūtes 6 sekundes jāspēlē trešajā ceļā. No Liepāja atgriežas spēlē, vismaz patīk cīņas spars. Aplaudē arī skatītāji. Trešajā ceļā bija Liepāja -13, 44, 57 bija rezultāts. Tagad ir -5. Turpat vai kļūdās Mažuts, beigās Jurevičs bumbu saglāb Žiļonis tālmetiens. Cik tur trūka, lai šis tālmetiens būtu precīzi, novalšas arī Liepājas komandas atbalstīties. Ap citu diezgan daudz skatītājs sanākuši klātienē vērot arī Maskavas Dinamo komandu. Liepāja bija iespēja arī pacelt gaisā savus skatītājus. Nesekmējās, un tagad uzbrukumā jau maskavieši. Sarežģīts gājiens, Denis Zakārova izpildījumā apspēlē pretspēlētāji, tiek vaļā no sedzēja. Andrijs Mažuts, protams, saukumā mazāks spēlētājs, un Zakārovs precīzi. Un kļūdās arī Andrijs Mažuts. Bumba Dinamo komandai. Nu, nav tā labākā spēle šodien arī Andriusim. Andrius nomainīs laukumā Roberts Krasniņš. Nu, arī Andrius ir tikai cilvēks, kuram daudz jāliek spēka aizsardzībā un arī komandas uzbrukuma organizēšanā, un ja vēl jāizpild metieni. Ja no viņa gaida daudz punktus, tad kaut kam spēka pietrūks. Šodien pietrūks spēka varbūt tajā pacietībā, kas bieži vien Andriusam bijusi ir apskaužamā līmenī. Pieļauj kļūdas Mažutis. Viņš tiek nomainīts laukumā Roberts Krasniņš. Andriusam Mažutim šīs dienas spēlē 4 kļūdas. Edgars Žiļonis pārtver bumbu, ka tā neviena nepieskatīt. Nonāk viņa īpašumā, skaista sadarbība uzbrukumā. Žiļonis šo bumbu izskust, Roberts Krasniņš varēja mazliet apskries otru pusi. Beigās sanāk pārkāpums, lai arī cik ātri Roberts steidz aizsardzībā. Taču Robertam piezīme. Skaisti nospēlē Edgars Žiļonis, piekritīsiet, tomēr augumā ļoti ražants spēlētājs, ļoti ātri. Viņš pārvarēja centra līniju, viņam apkārt bija vairāk Maskavas Dinamo spēlētāji.
Gulbiņš 2 punktus un tagad jau sodmetienu izpild Maskavas Dinamo. Gan jāteic, pirmais sodmetiens Grozā nekrīt. Šeit viena no retajām reizēm, kad sodmetienos kļūdās arī Maskavas komanda. Ar vien lielāks troksnis Olimpiskajā centrā, man pat grūti pašam sadzirdēt savas domas. Plus 6 Maskavas Dinamo. Bens Džonsons ar bumbu. Pāriet pār centra līnijā, Lauris Blaus ar bumbu. Pirmajā puslaikā Lauris gūst 14 punktus, otrajā pievienojas tikai 2. Džonsons saņem bumbu no handoff spēles, bet tomēr ar kāju nospēlē kurš spēlētājs. 14 sekundžu uzbrukums atjaunots. Denis Zaharovs ir bijis Maskavas komandas spēlētājs, nospēlēs ar kāju. Nu, brīžiem, man liekas, tik tiešām tiesneši pa labu Liepājai pāris svilpīts adresē. Kaut ko neredz, kaut ko redz. Tik tālu jau, jāteic, ka Liepājai ir ļoti paveicies. Bet ar pašu sniegumu šodien nav paveicies. -6, Mareks Jurevičs garām gājiens. Mareks netiek līdz groza apakšai. Zaharovs mazliet viņa astū. Mareks vēl mēģina nokomentēt šo epizodu. Sakot spēles tiesnešiem, kas tur īsti bija. Nē, es nekomentēšu neitrāli. Šodien spēlē Krievija pret Latviju. Piedodiet, cienījamie basketbola draugi, kad tad es varēšu izlikt savas emocijas, ja ne šodien. 8 sekundes līdz 3. startēs beigām. Džonsons ar bumbu. Adresē viņš bumbu Blauam. Blaus tālāk Džonsonam. Džonsons groza apakšu. 2 punkti no spēles un vēl pārkāpums pretiniekam. Likās, ka Džonsonam nav iet, kur uzbrukt. Ļoti neapanētas šāda te darbība. Ir Mihails Salovjovs, dodas viņš laukumā, norādot spēles tiesnešiem, ka nav tur īsti viss bijis kārtībā. Bet acīm redzot gribas aprunāties Salovjovs ar Denis Zaharovu. 2 punktus skaitās, tātad 56 Liepājai, 2,2 sekundes. Jāspēlē 3. ceturdaļā Džonsonam sekmīga darbība uzbrukumā, ir iespēja vēl vienu punktiņu pievienot. Šīs dienas mačā viņam jau 10. Neprecīzs Džonsons. Bumba pie Maskavas komandas no centra. Viņi izpild metienu, kurš nebija tālu no tā, lai būtu precīzi. 56-60 pēc 3. ceturdaļas rezultāts. -4 Liepājai pēc 3 ceturdaļām. Pēc pirmā puslaika Liepājniekiem bija -6. 2 punktus Liepāja ir atspēlējusi, bet šajā ceturdaļā bija nonākusi iedzinējusi ar -13. Liepāja ir atgriezusies spēlē, gaidām 4. ceturdaļu. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, hit all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Liepāja ziemā pārvēršas pasakā ar savu īpašo svētku noskaņu. Arī ziemā tu varēsi baudīt nesteidzīgu atpūtu un tropisku siltumu Olimpiskā centra spa, kā arī apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, atpūties, izklaidējies, sporto, baudi mākslu. Liepāja iedvesmo. Statistikā redzam, ka Liepāja ir samazinājusi kļūdu skaitu kopumā ņemot, bet summā tas ir 18 kļūdas, 3 ceturdaļās, ļoti daudz kļūdas Liepāja. Vajadzētu vēl mazliet šīs kļūdiņas samazināt, un tad arī viss būs kārtībā, jo cīņas par Liepāju viss ir kārtībā. 26 atlikušās bumbas Liepāja, pēc tam 7 bumbas izcīnītas uzbrukumā. Pretiniekiem kļūdas arī nebūtu nav maz 15 kļūdas viņiem, un viņi izcīnījuši tikai 22 atlikušās. Liepāja ir izpildījusi, manuprāt, vairāk nekā ļoti daudz sodmetienas. Pretiniekiem 13 sodmetieni ir tik izpildīti, 8 bijuši precīzi. Liepāja izpildījusi 24, 18 no tiem krituši grozā. Tā kā kvantitāte ir liela. Vēl mazliet jāuzlabo šī kvalitāte. Mareks Jurevičs, pustālais metiens. Precīzi! Uzsākot 4. ceturdaļu Liepāja pirmie, kas gūs grozu. Šīs dienas šajā te svarīgajā nogrieznī 58-60. Liepāja -2. Tagad tik jānospēlē aizsardzībā pacietīgi. Šeit mazliet nesadalīs savus sedzējus Liepāja. Bet tomēr beigās atrod īstos spēlētājus un vairs tikai 6 sekundes uzbrukumā jāspēlē jau ir pretiniekiem. Metiens no stūra. Grozā nekrīt.
Liela burzuma groza apakšā, beigās izspēles tālumtie līnijas 12. Tāmetieni pēc 3 ceturdaļām tika izpildīti, tagad jau 14, no kuriem 4 bijuši precīzi. Edgars Žeļonis nenotver bumbu, lai arī Mareks Jurevičs īstajā brīdī to adresēja Edgaram. Šoreiz, manuprāt, Edgars Pavīšs nospēlēja. Ko līdz doties ātri uzbrukumā, jo tu īsti neesi gatavs būt spēlē. Ko tu tur darīsi uzbrukumā? Iespējams, ka tev adresēs piespēle, tā arī šoreiz notika un kļūda Liepājai. Kā rezultātā Mareks Jurevičs pārkāp noteikumus pirmo reizi šīs dienas spēlē. Viņam pirmā piezīme kādam no spēlētājiem šajā ceturdaļā. Un tagad uzbrukumā vairs 12 sekundes. Uz groza apakšu izspēlējās Maskavas Dinamo, bet pārkāpums Laurim Blaum. Nu šeit mazliet aizmiguši Liepāja nospēlēja, manuprāt. Bija paredzama šāda piespēle. Blaus saņem šīs dienas spēlē otro piezīmi. 16 gūt punktu Laurim, bet tagad sodmetiem Kuzņicovam. 77. numurs gūs 12 punktus, viņš visvairāk punktus ir gūs savai komandai. Pirmais ir precīzs. 8:52. Laiks, kas atlicis Liepājniekiem, lai šodien pabeigtu spēli pozitīvā noskaņojumā. Pagaidām -4. Dvejns Džonsons ar bumbu. Mēģina meklēt risinājumu, kam piespēlēt. Piespēlējuši Marekam Jurevičus. Jurevičs piespēlē tālāk Laurim Blaum. Blaus Robertam Krasņam, bet Liepāja nenolēma uzreiz uzbrukt. Tomēr sagaida Dvejns Džonsons. Džonsona tāmetiens precīzi. Ar lielāku apņēmību darbojas Liepāja. Tas man patīk. 61-62 un no -13 Liepājai vairs ir tikai -1. Ilgi gaidīja Liepājas komanda, kad Dvejns Džonsons pamodīsies. Iespējams, ka šī ir tā spēle, kur viņš varēs ierakstīt savā CV kā vienu no labākajiem šo sezonu. Pagaidām šīs dienas spēlē amerikāņu leģionāram 13 gūt punktu, bet tagad otrā piezīme. Šīs dienas spēlē, tomēr piezīme fiksēta 8. numuram Robertam Krastiņam. Edgars Žeļonis no manīs laukumā Arnolds Kelmans. Crossover darbība, izpildīts tālmetiens, kurš grozā nekrīt. Bumbu uzbrukumā izcīna, palaiž bumbu kaut kur laukumā, vienkārši Kuzņecovs. Tagad jau uzbrukumā spēlē, bet Džonsons vienkārši apzog savu pretspēlētāju. Ļoti tāda kurioza un smieklīga darbība, manuprāt, Džonsons precīzi. Liepāja +1 minūtes pārtraukums Maskavas Dinamo. Liepāja atspēlējusi 13 punktu deficītu un Dvejns Džonsons pieminēja, ka iespējams šodien labākais spēlētājs laukumā, lai arī spēles pirmajā puslaikā dominē Lauris Blaus. Tad tieši Džonsons gūs svarīgo grozu Liepāja +1. 7:58 spēlē minūtes pārtraukums Dinamo. Vēl viena svarīga lieta jāatzīmē Baltijas basketbola līgas sakarā, ka nav svarīgi, protams, tikai izcīnīt uzvara +1, bet svarīgi izcīnīt uzvara pēc iespējas lielāku punktu starpību, jo gal galā visas komandas tiks sarindotas pēc aizietā grupu turnīra, pēc izcīnītajām vietām, un pēc tam otrais rādītājs ir šie te +- rādītājs, kā varēs noteikt, piemēram, vai Liepājas, nu pieņemsim otrā vieta C grupā, būs labāk par B grupas kāds cits komandas otro vietu. Ja būs vienādi punkti, protams, vienāds uzvaru zaudējumu skaits, ja, tas nozīmē, ka nākamais rādītājs būs jau šie te +-. Un Liepājniekiem gal galā par Dinamo jāspēlē izbraukumā. Liepāja cer ierindoties turnīra tabulā pēc iespējas augstāk, nevis vienkārši iekļūt play-offā, kā piemēram 3. vai 4. komanda, kas nozīmē, ka pretiniekos jau iegūs ļoti spēcīgs pretinieks, bet Liepājai tāpēc ir jāpacīnās ne tikai par uzvaru, bet arī par uzvaru ar pēc iespējas lielāku punktu starpību. Protams, šobrīd par uzvaru tā vēl domāt. Liepāja 3 pārkāpumus izpelnīsies 4. ceturdaļā. Tagad Liepājniekiem jāspēlē mazliet pacietīgākā aizsardzībā. Neizdos nospēlēt sekmīgu uzbrukumā Dinamo komandai, bet šeit pārkāp noteikums pret reaktīvo Džonsonu, kurš arī šādā situācijā bumbu spēja raidīt grozā. Šeit vēl tiesneši norāda, ka Dveini mēģina paklausīt arī, ko mēs tev sakam. Pārkāpums citam amerikānim, 41. numuram Taišonam Tayloram. Tā ir 3. piezīme. Pirmais pārkāpums arī šajā ceturtdaļā šobrīd fiksēs Dinamo komandai, bet Dvejns Džonsons joprojām turpina spēlēt gan enerģiski un precīzi. Roberts Krastiņš ar bumbu, tālāk jau iespējas Jurevičum. Jurevičs mēģina atrast, kurš tad komandas biedrs uzņemsies iniciatīvu. Iespēlēt tālāk Arnoldam Helmanim uz groza apakšu Lauris Blaus.
Šādi spēlē Liepājas komandu uzbrukumā, kad iesaistās visi spēlētāji. Ļoti skaista sadarbība Liepājai. Balvas groza apakšā vēl varēja kā Davīzīt pāršķirstīt. Daudz laika viņam bija, lai noslēgtu šo uzbrukumu. Un sekmīga darbība Liepājniekiem devusi arī +3. Arī šeit tiesneši saskat pārkāpumu. Protams, tas bija. Grozs neskaitās tieši tāpat kā Džonsons pie otra groza. Šoreiz cits amerikāns Tayshons Taylors spēlē līdz galam. 4. pārkāpums jau Liepājniekiem. Andrejs Mažuts dosies laukumā. Domanis Zvens Džonsons. Viņa enerģija nepieciešama būs Liepājniekiem spēles turpinājumā. Šobrīd +3 ir Liepājai. Bet jau 4 komandu piezīmes Liepājniekiem, kad jāspēlē ir 7 minūtes un 5 sekundes. Arnolds Kelmanis izmānīts uz māju kustību. Arnolds izlec, beigās atspēle uz stūru. 16. numurs jau realizē 3. tāmetienu. Tas ir Vladislavs Truškins un atkal panāk neizšķir. Tas vēl viena tāda skaista sadarbība Liepāja nospēlēt, kā iepriekšējā uzbrukumā. Marjuks Revičs izmāna, izpild pustālo metienu, šoreiz neprecīzi arī nevienam Liepājniekam neizdodas bumbu iegūt savā īpašumā. Jāspēlē aizsardzībā. 6:30 jāspēlē ar bumbu Denis Zahārovs. Bumbi Taylor. Tayloram bumbu izņem Andrus Mažūtis. Ļoti labi nospēlē arī spēlētājs, kurš tikko iesaistījās no rezervīs soliņa. Protams, daudz laukumā pabīst Andrus Mažūtis, bet nomainīja viņš enerģijas spēlētāju Dwayne Johnson. Jāspēlē pacietīgi uzbrukumā Liepāja. Andrus Mažūtis ar bumbu. Pūs Kelmans nav mierā, kā Liepāja spēlē uzbrukumā. Sūtīs laukumā Edgars Žaļoni, kuram jau ir 3 pārkāpumi. Mažūtis zelts spēlē pats ar bumbu, meklētājs risinājumi. Iespējas Jurevičam 3 sekundes, 2 sekundes uzbrukumā. Jurevičs tālu. Pustālais metiens, kas groza vēl pārkāpums pretiniekiem. Uzbrukuma praktiski pēdējā sekundē precīzi Jurevičs pustālais metiens. 16. numurs, kurš iepriekšreiz sekmīgi nospēlē uzbrukumā, realizē tālmetienu, saņem 3. pārkāpumu. Un Edgars Žaļons atgriež laukumā. Piecas 58 jāspēlē 4. ceturdaļā. Arī viesiem spēlētājumā Jānis Džans Fedušins. 91. numurs atgriež laukumā, nomainot Kuzņecovu, kuram diezgan labi spēle šodien. 77. numurs komandas kapteinis šīs dienas mačā ir guvis 14 punktus. Ir rezultīvākais spēlētājs, tikmēr neprecīzi sodmeties Jurevičum. 67-65, Liepāja +2. Annājos ar bumbu. Daudz spēlē pats, izspēle uz tālmetienu līnijas. Tāda vienkārša sadarbība šeit nospēlē viesu komandu. Neizdos Robertam Krasņam, bumbu iegūt savā īpašumā un vēlreiz spēlē uzbrukumā jau Maskavas Dinamo. Tieši viņš tiek atbruņots un uzbrukumā Mažūtis. Iespēlē Edgaram Žaļonim pat pūr pārkāpums un Zahārovs ir pārkāps notiek un beidzot tiesneši neiztur un tehniskā piezīme arī Maskavas Dinamo komandas trenerim. Zahārovam tā ir 4. piezīme un seko arī tehniskā piezīme pretinieku trenerim. Mihails Solovjovs bija šeit iespējams pamatots pārmetums, jo bumba bija tā kā neitrāls. Žaļonis vēl bumbu nebija iegūst savā īpašumā. Zahārovs no muguras viņā ieskrēja, tā teikt, ķermenī un tiesneši saskatīja pārkāpumu, kā rezultātā par tehnisko piezīmi sodmetienu izpildīs viens sodmetienu Mareks Jurevičs. Precīzi sodmetiens 68-65. Jā, sodmetienu daudzums, kur Liepāja izpild šo sezonu vienkārši ir fantastisks. Baltijas basketbola līgā Liepāja ir izpildījusi vidēji 23,5 sodmetienas. Atgādināšu, ka Latvijas basketbola līgas mačā pret Ventspili Liepāja izpildīja 36 sodmetienas, bet šeit piezīme uzbrukumā tiesneši saskatā no Helmanim. Un beigās no šīs darbības tehniskās piezīmes, proti, Liepāja iegūst tikai 1 punktiņu. 3. piezīme Arnoldam Helmanim un +3 Liepāja. Spēle interesanti, manuprāt, lai arī vienu brīdi bija diezgan neskatām, man gribētos teikt, bet šeit labi nospēlē uzbrukums līderis. Maskavas Dinamo rindās Denis Zahārovs, kurš gūs vēl 2 punktus. Šīs dienas mačā viņam jau 13. Baltijas basketbola līgā viņam vidēji 17, 3 spēlēs. Andrujs ar bumbu. Piespēle Edgaram Žaļonim, Žaļoņa māņkustība. Piespēlēts groza apakšā Arnoldam Helmanim. Helmaņam pirmais metiens grozā nekrīt, otru arī
nedod būt precīzam. Edgars Žaļons izstīja bumbu uzbrukumā, vēlreiz cīņā. Liepājnieki gūst 2 punktus, nepiekāpīgi Liepājas garie spēlētāji. Un redzam, ka, lai arī cik nesekmīgi varbūt Liepāja uzbrukt, bet ar šo cīņas par Liepāju tiek galā. Andrius Mažūts pārkāp noteikumu, kad Liepājniekam ir jau 5 komandu piezīmes. Dvens Džonsons teiks studijas laukumā, un šķiet, ka Andrius šodien nav īsti savā ādā. Iespējams sāstīdis Andrius, to mēs varbūt varam uzzināt pēc spēles, bet pagaidām Džonsons nomaina Andrius Mažūti, kuram otrā piezīme un 3 gūt punktu šīs dienas spēlē. Četras 36 jāspēlē. Iespējams, ka gribējis to teikt, ko arī iepriekš, ka Annājās arī turpinās, varbūt nebūt pārliecināts šis te gados jaunais spēlētājs. Pirms 2 sodmetienes viņš šķiet nerealizēja. Man liekas, ka 1 no 2 pēc tam otrā piegānā Mareks Jurēvičs tagad lēc augstāk pa visiem un kārtē atliekšā bumbu Liepāja. Mareks Jurēvičs pats arī iet pār centra līnijai. Piespēlē viņš Džonsonam, kurš bumbu neiegūst un kļūda Liepājai. Nu atkal kļūda Liepājai, te tev nu bija laba aizsardzība. Prot, neizdodas izcīnīt bumbu pēc 2 neprecīziem sodmetieniem. Pēc tam pašiem kļūda un atkal jāspēlē aizsardzībā. Nu, manuprāt, Serdars Annājās ir tāds Džonsona klients, tādā ziņā, ka Džonsons pietiekami ātrs spēlētājs, lai varētu izcīnīt bumbu. Un tagad vienkārši bumbu izlido autā. Nu, acīm redzot, treneris nav apmierināts, ka šoreiz netika fiksēts pārkāpums. Grūti pateikt, par ko īsti pārmet šeit Mihails Solovjovs, katrā ziņā daudz emocijas. Spēlētāju maiņu laukumā atgriežas Taišons Taylors, nomainot Annājās. Arī viņš saredz to, ka Annājās nav gatavs šādam līmenim. 1 piezīme izpelnies ar Annājās šīs dienas spēlē. Mažūts mazliet tikai attālu brīdi iegūs, atgriežas laukumā, redzot, ka cieši aizsardzība no pretiniekiem. Andrius var tikai kļūdies piespēlējot, bet bumbu no rokām viņš tiešām ret, kad izlaiž. Atgriežas laukumā un tagad pie tā ciešāk presinga. Bumbu pie Liepājas komandas viena no labākajiem spēlētājiem, kuram šīs dienas spēlē gūt 15 punktu. Rezultātu ziņā viņš ir otrs labākais. Mareks Jurēvičs nav precīzi savā garām gainā Lauris Blaus, tomēr izcīna bumbu uzbrukumā. Un Liepājas komandai plus 5. Blaus šīs dienas mačā guvis jau 20 punktus. Jāspēlē mazāk par 4 minūtēm. Liepāja nevar pārkāpt noteikums. Izspēles tālmetiena līnijas. Kuzņecovs, tālmetiens neprecīzi. Mareks Jurēvičs. Bumbu ir iegūst 3 pārkāpumu pretiniekiem. Pretinieki arī nevar daudz grēkot pārkāpjot noteikums. Liepājai bumbu. Liepāja ir salauz uz spēles pavedienu. Redzēsim, vai izdosies nospēlēt līdz galam. Jurēvičs tālāk Blau. Blaus izspēlē Andriusam Mažūtim. Mažūt tālmetiens. Precīzi! Brīdī, kad vajag visvairāk. Komandas kapteinis Andrius Mažūts realizē tālmetienu Liepāja plus 8. Un Andrius Mažūts gūs realizē tikai 2. metienu no spēles šīs dienas mačā, bet viņam 6 gūt punktu Liepāja plus 8. Jāspēlē aizsardzībā. Tālmetiens Tayloram neprecīzi. Bumbu Liepājniekiem. Edgars Žaļons iegūs bumbu savā īpašumā. Andrius Mažūts arī apstās, kā ir jāspēlē. Kā spēlēt uzbrukumā, komandas rāda spēlēm prātīgi redz, ka pavadiens ar Liepājas komandas rīcībā šobrīd. Dinamo īsti nezina, kā spēlēt neliels knockdowns. Maskavas Dinamo, manuprāt, bija iegūši 13 punktu pārsvaru. Tagad viņiem -8. Bumbu pie Andrius Mažūta. Vērp Liepājnieks savu uzbrukumu. Mažūtis adresē Marekam Jurēvičam, pret kuru pārkāpums izpildot tālmetienu. Un 3 sodmetienu Marekam Jurēviču uz 2:41 jāspēlē. Dvens Džonsons saņem norādījums no Helmaņa, kā jāspēlē ir šajā te ceturdaļā vai pēdējā, nezinu, bet nu šobrīd skaidrs, ka skatoties uz rezultātu tablo, Liepājnieki iegūši 8 punktu pārsvaru, pēc tam 3 sodmetienu Marekam Jurēvičus. Vajadzētu būt, es ceru Marekam, vismaz 2 precīzi no 3. Novēlēsim varbūt visus beidzot precīzi, jo šodien pagaidām nav izdevies realizēt 100% precīzitāti Marekam sodiņus. Mareks gūst 14 punktu šīs dienas mačā, 3 vīri jāizceļ. Punktu pienesumā Lauris Blaus 20, Dvens Džonsons 15, Mareks Jurēvičs 15 šobrīd gūtie punkti šīs dienas mačā. Un 3 šie te lielie vaļi, tā teikt, saviem pleciem iznesuši šo punktu ražu, punktu devumu devuši Liepājniekiem 68, 67 plus 11 Liepāja, kad jāspēlē 2:41. Andrius Mažūti nevajadzētu pārkāpt noteikums. Bet tiesneši tas, kad pārkāpumu vairs, kad 2 sekundes bija jānospēlē Andriusam Mažūtim. Uzbrukums zonā varēja mazliet atkāpties Andrus un dāvina
komandas kapteinis arī pretiniekam iespēja tikt pie kāda punkta. Nesekmīgi, manuprāt, šeit nospēlē Andrus. Nu, arī emocijas ir Liepājas Olimpiskajā centrā. Šoreiz gan precīzi no 7. līnijas ir Serdars Tanājevs. Arī otrs ir precīzs. Arī apņēmīgāks ir Krievijas basketbola skolas pārstāvs. 3 spēlētāji jau uzbrukuma zonā pret liepājniekiem gatavi ir patraucēt, lai Liepāja var sekmīgi pārvarēt centra līniju. Mareks Jurevičs rāda, ka dosies uz vienu pusi, atspēlē tālāk bumbu Andrusam Mažutim, kurš viegli piespēlē Dveinam Džonsonam. Liepāja pāriet pār centra līnijā, bija liepājniekiem +11, šobrīd +9. Jānospēlē sekmīgi uzbrukumā, pretiniekiem ir 4 komandu piezīmes. Andrus Mažuts iespēlē Edgaram Žaļonim, kur metiens šķiet tiek bloķēts, tālāk pustālais metiens neprecīzi. Lauls Baus cīnās par bumbu, izcīna to sev mazliet. Šķiet, ka Lauls Baus gūs savainojumu, manuprāt. Un izskatījās, ka samežģi potīts šeit Lauris Blaus. 12 sekundes uzbrukumā jāspēlē Liepājai. Nu, vismaz tāda nepatīkama situācija. Blaus labi cīnās par bumbu uzbrukumā. Mazliet pats padomā, kā tad ir ar viņa kāju, bet Arnolds Helmans ir gatavs atgriezties laukumā. Arnoldam 5 gūt punktu šīs dienas mačā. Blaus gan izskatās, ka varēs turpināt spēli, kad viņam pagaidām viņš pamet laukumu ar savainojumu. 2 minūtes 7 sekundes jāspēlē. Liepājniekiem bumbu 12 sekundes uzbrukumā Liepājai un +9. Beigās interesanta spēle, manuprāt, sanākus. Daudz kļūdas pirmajā puslaikā, kur iespējams ātrāk grib aizmirst Tuvs Helmans, arī Liepājas komanda. Liepāja ir atpakaļ spēlē. Šobrīd +9. Andrus Mažuts iespēlē šeit Marekam Jurevičus, kur māju kustība 2 punktu no spēles ir krīt grozā. Un atjauno 11 punktu pārsvaru 80-69. Šobrīd rezultāts sākoties pēdējām 2 minūtēm 4. ceturdaļā. Jurevičs šīs dienas mačā guvis 18 punktus. Viņam diezgan rezultīva spēle kopumā. Baltijas basketbola līgā Marekam ir 12,7 punkti. Iespēles grozu atpakš. Bumba. 3 sekundes uzbrukuma beigām. Pienāksies Maskavas Dinamo minūtes pārtraukumu. Pieprasa Maskavas Dinamo treneris Mihails Solovjovs. Savā laikā pavadījis bonus sistēmā. Šeit Latvijā kā spēlētājs tagad ir Maskavas Dinamo galvenais treneris. Minūtes pārtraukums Maskavas Dinamo. Liepājniekiem +11 minūte 41 jāspēlē. Diezgan neapskaužamā situācija Maskavas Dinamo šobrīd. Atspēlēt tik daudz punktus ir pagrūti. Ņemot vērā, ka Liepāja ir atpakaļ spēlē. Ar visu savu esību, ar visu to, kā Liepāja spēlē šo sezonu. Nu, neesam pieminējis vienu interesantu faktu, ka Liepāja ar Maskavas Dinamo reiz 3 spēles kopumā līdz šim. Šī ir 4. tātad 2 spēles jau pieminēja pārbaudas spēlēs Liepāja 2012. gadā. 6. septembrī Liepāja uzvarēja 70-56 +14, bet 2012. gada 21. septembrī piedzīvoja zaudējumu -2, 72-74. Bet pirms tam bija viena ļoti interesanta spēle, kad Liepājas Lauz, tolaik saucās komanda 2010. gada 21. martā. Komanda trenēja Bazarēvičs, Maskavas Dinamo bija Liepāja ieradusies brīdī, kad atradās šeit Klēpēdā uz treniņu nometni. Aizdīja viņa pārbaudas spēli arī ar Ventspils komandu, kur uzvarēja šķiet ar +6 izbraukumā, un pret Liepāju aizdīja maču tātad 21. martā uzvarēja 71-57. Liepāja interesanti toreiz aizdīja spēli ar tādā ziņā, ka Liepājas lauvās bija arī 4 baronas spēlētāji. Liepāja ieguva mazliet piešpricīt, jo liepājniekiem bija guvuši savainojums garie spēlētāji. Mārtiņš Škirmans to starpā. Edgars Žaļons bloķē metienu, bet tiesnesis skat pārkāpumu pēc minūtes pārtraukuma un sekos sodmetienu. Un toreiz Liepājā piedzīvoja zaudējumu. Bazarēvičs bija šeit Liepājā, cerēja viņu pierunāt uz nometni šeit Liepājā, lai kādreiz atbrauc. Pagāja 2 gadi, Maskavas Dinamo bija Liepājā. Pagājuši vēl 2 gadi, Maskavas Dinamo atkal Liepājā, šoreiz gan uz oficiālo BBL maču. Edgars Žaļons saņem pārkāpumu, viņam 4 piezīmes šīs dienas mačā. Guvis 10 punktus ir lietuviešu leģionārs. Bet pagāja ļoti maz laiks, un tas Liepājā pagaidām tas sliktākais. 1 no 2 ir precīzi, bet izdos uzbrukumā izcīnīt bumbu Alidžanam Fedušinam. 80-72 un tikai 8 punktu pārsvars Liepājai. Tikko bija +11. Ar enerģiju darbojas viesu komandas spēlētāji. Saprot, ka viņiem ir jādarbojas ar lielu enerģiju, savādāk šo spēli nevar glābt. Jāspēlē minūte 38. 4. ceturdaļā. Vai spēlē, to vēl nezinu. Šobrīd Liepāja ļoti tuvu tam, lai
īstenīt 4. uzvaru Baltijas basketbola līgā un citu arī pakāptos uz 1. vietu turnīra tabulā, jo Juventus komanda piedzīvojas tikai 1 zaudējumu un Liepājnieki to komandu arī pievarēja savā laukumā. Šeit pārkāpums pret Dwayne Johnsonu, kurš arī šādu metienu pēc Tiesneša Švilps spēja raidīt grozā un turpina šeit pretinieku treneris oponēt, kad ir bijis tīra aizsardzība. 5. piezīmi tikmēr izpelnās 5. piezīmi Denis Zahārovs. Bet seko sodmetienu Dwayne Johnsona izpildījumā. Pirms mača man Dinamo komandas pārstāvs atzina, ka zinām, kā ir spēlēt Baltijā. Tagad katrs Latvijas ir nokos katru Krievijas komandu, tā skaitā Dinamo. Spēlēsiet ar lielu enerģiju. Ķersieties mums pie rīkles, arī tiesneši jums būs palīgi. Tie, kas ir neitrālāk skatītāji vai vienkārši sekošai spēlē ne pa Liepāju, bet vienkārši pa skaistu basketbolu, varbūt iekomentēt, kā jums liekas, vai tiesneši ir Liepājas palīgi šīs dienas spēlē. Katrā ziņā, pagaidām Liepāja spēle vedās diezgan labi. Liepāja +10 ir ieguvusi. Uzbrukumā Maskavas Dinamo. Jāspēlē mazliet vairāk pa 1 minūti, 21 sekundi. Samainās sedzamajiem šeit Dwaynes Johnsons, Arnolds Helmans, bet precīzi uzbrukumā ir Taylors, NBA pabijušais spēlētājs, pieminējot to. Dwaynes Johnsons ar bumbu meklē, kam var piespēlēt, pa 2 iet virsū Johnsonam. Andrius Mažūt bumbu iegūs, bet Taylor apspēlē kā stāvošs un bumbu jau pie Johnsona. 8 punktu pārstāvs Liepājai. Pretinieki pagaidām nepārkāp noteikums. Taylors iespēlē Mažūtim, Mažūt mājkustības. Šeit norāda, ka pret viņu pārkāpums iespēlē Marekam Jurevičus, kurš nav gatavs šo bumbu notvert. Vēl 2 punktu krīt Liepājnieku grozā no Taylor rokas. 6 punktu pārstāvs Liepājai, bet vēl jāspēlē 47 sekundes. Taylors uzlabos savus rādītājus šīs dienas mačā, viņam gūtu 15 punkti. Nostaigās Marekam Jurevičus, fiksē tiesneši. Un Liepāja joprojām rada intrigu mačā, jāspēlē 38,1 sekundi. Vienu brīdi bija +11, bet jāspēlē minūte un 38 sekundes. Liepāja kaut ko šodien ne tā dara laukumā. Pārkāpt noteikums nevar, 38,1 sekunde. Kļūdās Jurevičus. Šīs dienas spēle būs zīmīga ar to, ka Liepāja pieļauj ļoti daudz kļūdas. Kopumā šī bija Liepājniekiem jau 23. kļūda. Piekritīsiet vairāk nekā ļoti daudz. Brīvs un tālmetiens šobrīd ir viens no Krievijas basketbola spēlētājiem Alidžans Pedušins. Viņa metiens grozā nekrīt. Mareks Jurevičs tagad spēlē pats agresīvi un pārkāpums ir Vladislavam Truškinam. 16. numuram varēs Jurevičs izpildīt sodmetiens 22,2 sekundes. Un tagad jau gan, manuprāt, ja precīzi būs Jurevičus, tad uzvarētāji mēs šīs dienas spēlē varēsim viennozīmīgi paziņot 22,2 sekundes. 22,2 sekundes līdz 4. sadaļas beigām Jurevičam sodmetienu. Un ir iespēja Marekam gūt 20 punktus šīs dienas mačā. Tomēr precīzi nav pirmais sodiņš. 82 šobrīd ir uz tablo Liepājai. Rezultīva spēle Liepājniekiem. Vidēji Baltijas basketbola līgā Liepāja ir šo zonu guvusi 77 punktus. Otrs ir precīzs. Un 83,76 minūtes pārtraukums Dinamo komandai. Skaidrs, ka šobrīd vairāk ir runa par taktiskām darbībām arī pretiniekiem Dinamo, kā gūt grozu un kā vienkārši sadādēt rezultātu starpību pirms abu komandu nākamās tikšanās reizes 12. decembrī Maskavā. Jā, kas nezinu, varbūt atgādināšu to, ka izdevumus sedz Dinamo puse. Protams, visi izdevums, kas saistīti ar pārlidošanu aizplūšanu no Liepājas uz Maskavu. Bet tā formalitāte tomēr ir viena lieta, tā praktiskā lieta diezgan tāda sarežģīta, piņķerīga. Kā samaksāt, kad samaksāt, tā kā tik vienkārši viss tas nav. Bet katrā ziņā Liepāja ļoti tuvu tam, lai izcīnītu 4. uzvaru šodien Baltijas basketbola līgā. Piedzīvot viens zaudējumu Liepāja. Pēc tādas loģikas vajadzētu pakāpties uz 1. vietu. Ja mēs ņemam vērā aizdītos spēļu skaitu, redzēsim, vai tā arī būs. Katrā ziņā Liepāja būs lauzus šīs dienas spēles gaitu un izcīnījus uzvaru. Bet šodien Jūrmala jāpaziņo visiem basketbola mīļotājiem viena no Latvijas komandām. Jūrmals Fēniks savā laukumā pārspēja spēcīgo Pirinto vienību. Ar rezultātu 70-69 izcīnot 1. uzvaru Baltijas basketbola līgā šo sezonu un vispār
jebkad Baltijas basketbola līgā. Prieks par jūrmalniekiem. Es ceru, ka Liepāja arī ir sarūpējis saviem skatītājiem, lai arī nevisai patīkams brīžs spēles gaitā, bet galotnē tomēr uzvaru. Un 2 Latvijas komandas šodien vienīgās, kas aizved cīņu Baltijas basketbola līgā, būs izcīnījuši uzvaras un uzlabojot savas pozīcijas turnīra tabulā. Andrius Mažultis gandrīz jau bumbu iegūst savā īpašuma tālmetiens, neprecīzi Dwayne Johnsons to izcīna un pret viņu pārkāpumu 17,5 sekundes, kad ir jāspēlē viennozīmīgi šīs dienas spēlē. Dwayne Johnsons ļoti būs uzlabojis savus rādītājus šīs dienas spēlē. Johnsonam pagaidām ir 17 gūti punkti šīs dienas mačā. Pieminēšu nākamo reizi, kad Liepāja savā laukumā aizdīs cīņas visiem liepājniekiem, kur varbūt vēlās klātienē atbalstīt savu komandu. Manuprāt, ļoti saistoša spēle šo sestdienu 17:00, 29. novembris. Liepāja viesosies Jēkabpils komandu. Un es ceru redzēt šeit klātienē daudz Liepājas komandas atbalstītājs. Liepāja piedzīvoja pirmo zaudējumu Latvijas basketbola līgā izbraukumā pret Jēkabpils vienību -5. Tā kā Liepāja vajadzētu cerēt uz revanšu. Vai tas izdosies? Jums ir iespēja redzēt to klātienē 29. novembrī. Šeit Liepājas Olimpiskā centrā neprecīzi pustālēs metiens Dwayne Johnsons pats ar bumbu, bet īsi kā pārpus laukuma un Liepājas kārtējās kļūdas šīs dienas spēlē. Vairs tikai jāspēlē mazāk par 1 sekundi. Liepāja izcīna uzvaru Baltijas basketbola līgā 4. uzvaru šo sezonu. Piedzīvot 1 zaudējumu un visticamāk pakāps turnīra tabulā uz 1. vietu C grupā. Ar labām izredzēm uz sekmīgu turpinājumu Baltijas basketbola līgā, sarūpējot Krievijas klubam Maskavas Dinamo 4. zaudējumu 4 spēlēs. Rezultīvākie Liepāja Lauris Blaus 20 punkti, Mareks Jurevičs 19, Dwayne Johnsons 18 šīs dienas mačā. Man dažs ir matiņi klāti, bet Liepājai beigās sekmīga spēle. Paldies par uzmanību, mīlēt basketbolu, tiekamies nākošajās reportāžās, lai jums veicās! Liepāja ziemā pārvēršas pasakā ar savu īpašo svētku noskaņu. Arī ziemā tu varēsi baudīt nesteidzīgu atpūtu un tropisku siltumu Olimpiskā centra spa, kā arī apmeklēt dažādas kultūras pasākumus, atpūties, izklaidējies, sporto, baudi mākslu. Liepāja iedvesmo!